Labdien, godājumie klātesošie un šīs lietas interesanti, draugi, kolēģi. Šodien mēs runāsim par specifisku tēmu, tas ir koka logi. Šis vārdu salikums gan kļūst sabiedrībā tagad arvien pazīstamāks. Un šeit ir tā cilvēku kopa, kuri to zina un kuriem tas nav vienaldzīgi. Saskarsmē ar kultūras mantojumu mums ir tādi divi lieli bloki. Tas ir teorētiskais un praktiskais. Un viens bez otras šīs abas puslodes nespēja pastāvēt. Kvalitatīvi nespēja pastāvēt. Jo, kā saka, ar ekspertīzes slēdzienu papīru tu neaizbāzīsi caurumu jumtā. Savukārt, to caurumu jumtā tu vari aizbāzt ar dažādiem priekšmetiem izvēlēties. Kur izvēlēties, tur varbūt šī teorija palīdz. Un teorija dažkārt palīdz atbildēt jautājumu, kādēļ. Jā, mūs interesē pirmkārt jau kā darīt, pirmkārt vispār darīt, bet dažkārt mēs esam arī pārdomās, kādēļ mums to darīt. Un šie praktiskās lietas parasti ir ļoti nozīmīgas, un tās mums māca par receptēm, metodēm. Šodien tas nebūs. Atstāsim to speciālistiem savus jomas. Tagad ir uzbūvēta arī, skatos, ir darbnīca, un tur arī jūs praktiski uzzināsiet, kādu lineļu, kādas sastāv tepi, kādas koku šķiedras savietot un tā joprojām. Ja. Šodien es padalīšos ar iespējām un zināšanām par vēsturiskiem logiem un kādēļ es uzdrīkstos to darīt. Lieta tāda, ka es un kolēģi strādājam ļoti šaurā specializācijā, šaurā jomā, un tā ir arhitektūras vēstures izpēte. Un es pēc izglītības esmu arhitekts, bet pēc specializācijas šis būvpētnieks un ēku arhitektūras ekspertīzes veidotājs. Visi zina salikuma tehniskais slēdziens, un es kāpēc neuzdodu jautājumu, kādēļ tas ir vajadzīgs, bet ir arī otra puse arhitektūras slēdziens. Un tie, kas to ir saņēmuši, tie zina, kādēļ tas ir vajadzīgs. Ja? Tas ir vajadzīgs tādēļ, lai mēs pilnībā pārzinātu, ko darīt, kāpēc darīt un ko izvēlēties. Un šīs izvēles nav vienkāršas nekad. Un manu kolēģu ilgadējā darbā ir sakrājusies nopietna informācija par ēku daļām, vēsturisko ēku daļām. Tas ir grīdas, griesti, pārsegumi, durvis, ne tikai logi. Jumti, apkure, segumi un viss. Tas transformējās lekciju kursā, kur par katru šādu tēmu ir atsevišķas lekcijas. Un šodien mēs runāsim par šiem logiem, jo es biežāk ar tādām konstrukcijām kā griesti un grīda, tur tiek tie arhitekti galā kaut kā, bet logi ir tas, ar ko cilvēks saskarās, vienkārši cilvēks savā ikdienā, bez augstām sfērām, vai ne? Un tieši tāpēc varbūt daļa šeit ir atnākusi, ko viņam iesākt to logu. Tad par šīs lekcijas nosaukumu. Tas ir lekcijas rīkotāja ģenerēts, un viņi izvēlējās tādu nosaukumu, un tad paskaidrošu, ko šodien es ar to domāšu šī vakara sarunā. Tad šī atjaunošana, faktiski un saglabāšana vienmēr ir kompromisu mikslis. Vienmēr. Vai tie ir slaveni arhitekti gudri, kas taisa pīlis, tur muzejus, vai arī jūs atjaunojat kādu lodziņu, vienmēr ir kaut kāda izšķiršanās, kāds lēmums, ko darīt. Ir īpaši, ja vēl tur ir uzslāņojumi, ja tur ir dažādi detaļas, tur iepriekš kāds kaut ko darījis, kā orientēties tādā visā putrā. Ja? Un atjaunošana tas varētu būt gan saglabājot esošo situāciju tādā kādā vai citādā stāvoklī viņi ir. Tas ir remonts, konservācija, restaurācija, gan arī atjaunošana varētu būt šo kopiju izgatavošana. Es zinu, ka ir tādi jautājumi, kā man nomainīt plastikātu logu un kādam jāskatās jaunajam koku logam un tā joprojām. Un arī tā ir kultūras mantojuma saglabāšana, domājot tieši par šīs dienas sarunu. Es saprotu, ka tā ir atmiņas saglabāšana, un otrs ir, ja tanī brīdī viens loks vairs, kad mēs liekam atpakaļ kopijas, ja, kopijas kā vēsturisko logu, ja, tad mēs strādājam ne tikai uz to caurumu, uz to ailu, mēs strādājam uz visu ēku, tāpēc mēs to darām, lai tas būtu estētiski vide, saprotam vide. Šeit ir skats 100 gadu veca fotografija. Šodien ieraugot tādu, vismaz klātesošie, kas par to interesēs, teiktu, kaut kāds patoloģija, kā tā varēja darīt.
Šie jautājumi ir vēsturiski vienmēr pastāvējuši. Un līdz ar sabiedrības attīstību, līdz ar vēsturiskām pārmaiņām, labklājību un visu, ko varētu jums stāstīt sociāli antropologi, mēs nonākam punktā, ka mēs sākam interesēties un skatīt vismaz daļu sabiedrības, ka tas īsti normāli nav, tas mūs neapmierina. Tā ir Jelgava pirmskara skats. Bet tas mums ir ļoti pazīstami, šādi skati. Ja? Mēs tos redzam ikdienā apkārt šeit, vēl joprojām. Tātad tas notiek. Ja? Un es gribētu dažas 10 gadus atpakaļ ieskicēt, kā mēs esam nonākuši līdz šodienas situācijai. Kādēļ es par to runāju? Tāpēc, ka es esmu vienkārši liecinieks tam visam. Ja? Un tas ir 90. gads, kad mūsu platuma grādos ienāk būvmateriāli. Brīvā pasaule mūsu platuma grādos ienāk neskaitāmi dažādi būvmateriāli, javas, krāsu spaiņi, maisi, viss kaut kas mūs pēkšņi. Un tas bija tāds grāviens, tāds šoks visiem. Ja? Neviens nejēdz, ko to visu iesākt, un mēs vienīgais, ko varam darīt, mēs varam klausīt tos dīlers pārdevējus, kas mums stāsta, cik tas ir forši un cik tas ir labi. Un parādās visi šie veikali, parādās šī produkcija, un kā sēnes pēc lietas mums priekšā izaug labi kopti zēni, kas pārdod logus, durvis, visu kaut ko. Un kas dzīvo tajā laikā atcerās to. Ja? Un tas apjukums arī profesionāļu vidē. Pieredzes nebija, bet bija iespējas visu kaut ko darīt. Un tad nāk šādi visi šādi piemēri, no kuriem mēs esam jau noguruši, ja, kurus mēs labi zinām, dzīvojot šeit. Tur ir gan iestrādes jautājums, materiāli, gan kompozīcijas jautājums, materiāla jautājums, kāds, visi šie bloki, par kuriem mēs arī vēl turpmāk runāsim. Ja? Un tolaik iznāca, kas jaunāk cilvēki nezina, tolaik iznāca tāds sludinājuma avīzes. Un tad es paskatījos uz slaidu, viņš jau krietni vecs tā fočena, man ir fotografija, krievu valodā, visas tās avīzes bija pilnas, jā. Arī latviski, bet, piemēram, vesels atvērums, kur tev piedāvā logus. Visi, kam nav slinkums, piedāvā logus. Šos plastikālu logus neražo Latvijā, viņus montē. Ja? Tos ražo lielas ķīmiskās rūpnīcas, kas to dara Vācijā un citur. Un šādi piedāvā. Un tas nonāca toreiz līdz tādai pakāpei, ka sāk jau kaut ko tādā haosā 90. gadu vidū, beigās neatceros. Tad sāka jau dibināja šīs Latvijas logu dūri ražotāja asociācija LLDRA, un kad viņi sāka brīdināt cilvēkus. Lai viņi uzmanās. Ja? Jo tur kāds savā garāžā saskarvēja logu un tie ir kaut kādi itāļu profili, kas pilnīgi neatbilst šeit klimatam un tā joprojām. Bet toreiz jau mēs daudz ko tādu nezinājām. Un neskaitāms ēkas iegūt tāds logus. Toreiz šādi skati bija ierasta lieta. Cilvēki, piemēram, augšajā attēlā verandas logi. Šobrīd atveriet Facebook un jau viņam ir cena. Jau meklē tādus, ja? Stīkls un tā tālāk. Ja? Apakšējais kreisais skats tur, ne, pa labi, tas ir pie Nacionālā teātra industriālais politehnikums toreiz bija, tagad, kā viņi sauc, tagad viņi izņēma oriģinālos logus un viņi smaržoja pēc sveķiem. Ja? Jo sveķainam koksnē, vēsturiskiem logiem tas kā impregnents. Ja? Un tad mēs to visu pārdzīvojam un neskaitāmas šīs lietas aizgāja nebūtībā, un tagad, kad mēs esam gudri, tagad Facebooks ir pilns un piedāvā visu to, ko vēl var saslaucīt. Ja? Bija atsevišķi unikāli izņēmumi. 1, 2, lūk tāšu muižu, bet šeit jau tie eksemplāri, kas ir šajā attēlā redzami, tie nav mainstream 19. gadsimta izstrādājumi. Ja? Tur ir 18., 17., 19., 1. Tie ir muzejiski eksemplārs, kurus cilvēki glāba, izvelkot no konteineriem ārā, rundālieši, Artiņcās izpētes grupa, mani kolēģi. Tie, kas saprata, ka kaut kas tāds ir absolūti unikāls. Ja? Daļa no šiem priekšmetiem iet otrais jau atkal objektos iestrādāti. Nu, un cilvēki nogura no visu šī, un acīm redzot, ir kaut kāds katliņš pilns, ja? Kad, saprotiet, tāds bildes var rādīt simtiem, un tolaik arī valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijā viņi krāja fotogrāfijas ar sliktiem piemēriem. Būtībā to ir viegli izdarīt, sliktiem piemēriem. Ja? Bet tas ir tāda kvintesence, protams, kur arī redzot visu kaut ko sliktu, šitādam garām nepaies, jo tas raksturo laikmetu. Jo visiem ir viena alga, visapkārt ir pārdevēji, katram dzīvoklim ir savs īpašnieks un tā. Tas arī turpinās šodien. Ja? Bet es to ieskatīt, cik sen tas sākās. Tajā haosa apstākļos. Arī šādi skati. Ja? Un jebkurš, kurš nav varbūt mākslas zinātnieks vai profesionāls, sāk saprast,
un kaut kas nav riktīgi. Un atkarībā no savas estētiskās izjūtas, savām prasībām pret dzīvi, vēlmes dzīvot sakārtotā vietā, tas viss rezultējās šodien, kad cilvēki runā ne jau tikai par koku logiem, ja? Viņi runā arī par veselīgu dzīvesvidi. Viņi arī dodās no pilsētas ārā, ja viņam darbs, viņš dodās ārpus Rīgas dzīvo, sekmīgi dzīvo un strādā tur. Ja? Un šīs situācijas, ja, Rīgas centrā, viņas inicē vēlmi kādreiz tam īpašniekam, domāt citādāk. Tas līmenis ir jau piepildījies, tas katliņš ir pilns. Un plus vēl šis, kā jau minēju, kvalitāte atšķirīgā. Tad tur tie plastikāti logi pēkšņi sāk tur šķiepties karstumā, tur grozīties kaut kas tāds, un tu nezini, no kurienes viņš vispār ir nācis un radies. Lielās kompānijas, tur milzīgās vācu kompānijas, plastikāti logu, viņiem šis tolaik bija neliels solis uz kartes, daži centimetri. Viņi soļot pāri šī mazajai teritorijai uz lielo Krievijas tirgu toreiz. Ja? Un es redzēju plastikātu logu piemērotību Sibīrijas apstākļiem, 30 centimetri biezi šie rāmi, ja? Ir šīs aplodes. Un tas tiešām ir maziņš šeit tirgus salīdzinoši, bet priekš mums tas bija grandios, tāds sāpīgs, milzīgs pārdzīvojums, ko iesaka to visu. Tad radās šis jēdziens klibais logs, jo materiāla apsvērumu dēļ cilvēkiem naudiņas nebija, un viņiem piedāvāja, tie pārdevēji piedāvā, jūs jau varat arī tikai vienu virināt to vērtni, pārējās iebūsim nekustīgas. Labi, jo tur, kam rocība mazāk, viņš parēķina, viņam uzreiz par trešdaļu varbūt lētāks tas logs. Tā radās šis jēdziens arī slēngā, bet asimetriskais varam kā gribam saukt, ja? Un tas turpinās arī šodien. Ja tā ir brīva izvēle, tu to vari darīt, jā. Bet mēs runājam par vēsturiskiem logiem, kur šī asimetrija, ja nav vēdlodziņš, viņa nav izteikta. Tātad mēs runājam šodien konkrēti par vēsturiskam. Tu vari jaunajos darīt, kā tu vēlies, un nemaz nav tas slikti, un tas ir ērti, lētāk un tā ir. Un uzreiz gribu teikt, ka jau pašā sākumā vienosimies tā, ka ir tādas bausles, nav sliktu materiālu. Nav sliktu materiālu, ir nepareizs šo materiālu salikums un nevietā viņa izmantošana. Tāpēc mēs neesam nekādā gadījumā, mēs vēl runāsim par konstrukcijām. Tas ir ģeniāls izgudrojums un solis uz priekšu un tā joprojām. Bet mēs runājam šodien, visi saprotam, par ko mēs runājam. Ja? Arī šajā attēlā var redzēt šīs izmaiņas pat logu noslēdzošajā konstrukcijā. Pa kreisi ir pilns komplekts ar slēģiem, tātad tas jau ir šai mājai konkrēta faktūra, laikmeta zīme, slēģi, tas ir atsevišķi, pat tā šodien mazāk turināšu, bet labajā pusē tas ir nomainījies jau uz šādu. Tas, starp citu, pat kaut kur šajā rajonā ir, vai tad virzienā laikam. Un tad, cik atceros, ap 2000. gadu vai vēlāk, tad, kad bija kaudzēm pie mums ēkas pieliktas ar šiem blīviem logiem, parādījās, ka cilvēkiem sāk pēlēt, tur kondensāts, rasot, tecēt kaut kas. Tādēļ, ka arī šodien no tā jāuzmanās. Tas vīriņš, kurš jums pārdod to logu, viņam ir pilnīgi vienalga, cik liela jūs istaba, kāda gaisa apmaiņa jūs istabā. Viņš par to neatbild. Jūs pērkat priekšmetu, ar ko aizbāzt šo caurumu. Pārējais uz viņu neatiecās. Un tā bija milzīga traģēdija, es nezinu, statistika tādas nav, ja? Cik cilvēki sabojāja sev veselību bojāja un domāja, ko iesaka, pēc to pelē un tā tālāk. Tad pēkšņi tirgu, es atceros, Ķīpselā bija šīs izstādes, izmet šādu produktu, ja? Tagad jūs varat tur iebūvēt šos veidināšanas ierīcītes, ja pavērt vaļā, aizvērt ciet, dažādas konstrukcijas, ja? Vispirms tu aizbāzt ciet to visu, ja? Un pēc tam tu taisi caurumu un atkal vaļā, lai varētu elpot, ja? To tagad ir vieglāk paskatīties tādā retrospekcijā atpakaļ, tādā ar laika distanci. Mēs redzam, ja, to. Un tas diezgan absurds situācija iznāk. Un vēl ir otrs no arhitektūras kā mākslas viedokļa. Tas pat ir interesanti parādība, ka arhitektūras elements, loks, viņš pārvērties ir no arhitektoniski mākslinieciska ēkas sastāvdaļas par utilitāru priekšmetu, kur jums piedāvā lielveikala stūrī kāds pārdot. Ja? Tie ir unificēti, izstrādājami, kur ir lielākoties orientēti uz vienkāršu risinājumu, un viņi faktiski ir absolūti utilitāri. Ja? Arī tādu mēs varam šobrīd izdarīt secinājumu. Un vēl ir ļoti interesanti parādība, kā mēs to mazgāsim. Labi, jūs nopērkat logu, kuram daļa neverās. Jūs aiziet mājās, iebažat to logu, un tad jūs sakat, bet es taču vēlos dzīvoju 5. stāvā.
Kā es viņu nomazgāšu? Vakar man pa priekšu brauc autobusiņš ar uzrakstu logu, fasāžu, mazgāšana 25 metru augstumā. Bet es dzīvoju 27 metru augstumā. Nu? Varianti ir, ka jūs algojat mazgātājus, firmu, kas tur kārstās ārā un mazgā. Nu, un tagad pēdējais variants ir, protams, logu mazgāšanas roboti. Līdz tam mēs esam nonākuši šajās daudzajās desmitgadēs. Tad, kad es painteresējos par vislabāko logu mazgāšanas robotu, gribēju viņu pat iegādāties, ja, varbūt, izrādās, manam logam ir arī smalks rūtojums augšdaļā, ja, un viņš tāds lielāks nekā šīs. Izrādās, ka viņš nereaģē uz tik tuvām distancēm centimetros, tad viņš nestrādā tā programma, un viņš nestrādās jums uz mazām rūtīm, uz lielākām rūtīm. Atsakot, ir nianses tāds. Ja. Protams, varbūt var atrast kaut ko ģeniāli, bet šobrīd tirgu ir tāds. Ja, jā, bet logu var mazgāt, un kas notiek pirms 100 gadiem, arī viņi iegrābās uz nevaramiem logiem. Ja. Viņi tur bija saslējuši savas kāpnīcas, tur kaut kādā veidā ar suklīšiem to darīja. Šī mācība neko nenozīmē. Diemžēl arī biržas ar kā tik dārgi restaurētos logus un durvis. Muzeja birža šādi mazgājot, tur visu nolej, un atcīmredzot praktiķiem, kas saistīti ar šīs konstrukcijas restaurāciju un zina vairāk par mani, būtu ko teikt, kā tas notiek. Pa labi ir ārlietu ministrija, tur arī tas pats notiek ar šīm garajām slotām. Un, ja jums izsaucat šādu dienestu, vai jūs priecājaties, ka jūs fasādi nolēja ar ūdeni, ja, tikai tāpēc, lai tur bakstītos augšā. Bet tas notiek un praktizē. Krievu drāmas teātrim blakus tas viss arī. Ja. Tas nāk, es to rādu, ka varbūt daudz nav iedomājušies. Tā ir pie šīs logu vēstures vēl viena blakne klāta, interesanti, ko mēs varam redzēt, kā tas notiek un evolucionē. Tagad būs logu mazgāšanas roboti, bet ne katrs var iegādāties, protams, viņiem. Lūk, tas izstrādājums, kurš nereaģē uz mazākas dimensijas rūtīm, ja, kā izrādās. Viņš maksā tur 240, katram ir rocīgi pirktāji. Un, protams, ka tas viss sakrājās, varbūt aizmirst no mazgāšanu, bet sakrājās jau pilsētu vidē. Un savulaik bija tā, ka varēja ilustrēt cilvēkiem, labi runājot par vēsturiskām ēkām, tu izvēlies to savu vienkāršo izstrādājumu, sēdi iekšā, tev ir silti, tu sēdi un kaifo, kā saka, ja, ārā cilvēki iet un ko viņi redz šādu pilsētu vidi. Viņi redz šādas ēkas, kur šajā arhitektūrā, kur faktiski loks varbūt neizceltos ļoti, bet viņš būtu harmoniski iekļautos šajā fasādē. Tā ir Daugavpils galvenā centrālā Rīgas iela. Un tas viss ir sadarīts pēc lielām naudām. Un te ja pat jāpabrīnās dažreiz, tiešām klāt nav bijis neviens, kurš vēlēs vismaz glītāku to plastikātu grupējumu. Ja? Un tad, kad nonāk līdz tādām dramatiskām situācijām, tas ir sasniedzis jau diezgan iespaidīgu stāvokli. Un tā visa tendence nomainīt uz koka logu, tātad uz kaut ko sev patīkamāku, pat ja ārā liek alumīniju, bet iekšā ir koka šāds interjers. Un estētisku vidi, pilsētu vidi rezultējās līdz šodienai, kad jau var teikt, ir pilnīgi nesalīdzinām labāka situācija. Arī valsts ir apņēmusies kaut ko darīt. Mēs redzam ministrijām, valsts iestādēm, viņi kaut ko dara tādu jau labāku. Un mēs atgriežamies, jau sākam sapņot par šo patriarchālo bet tradicionālo dzīvesveidu, tas ir Brīvdabas muzeja interjers, kur kaut kādā veidā mēs braucot uz laukiem, labprāt tur dzīvojam tādā. Un atjauno. Tas viss notiek apkārt, jūs labi ziniet, žurnāli, Facebooks, viss ir pilns ar to un vesela kustība tenī virzienā. Ir arī citi iemesli, kādēļ tiek nomainīti vai no jauna būvēti it kā vēsturiski logi. Tie varbūt ir saistīti ar lielām varas politiskām pārbīdēm. Pirms dažām nedēļām šie kadri uzņemti ir Budapeštā. Kas ir bijis Budapeštā, zina, ka šobrīd jau kā 10 gadi valdība. Tas nav stāsts par Orbānu, tas nav šī gadījumā ar to saistīts, bet ar faktu, ka tāda procesa notiek. Ja? Atjaunot pat nezinu kādus miljardus vērti projekti, būvēt no jauna, atjaunot zudušās, sadragātās 19. gadsimta eklektismu būves valdības rajonā un viņas rekonstruēs, būvē no jauna. Tas ir atkal temats par rekonstrukcijām, modeļiem, maketiem un tā. Bet tam, protams, ir arī varas ietekme un politiski apstākļi. Un viņi būvē šitās no jauna ēkas atpakaļ. Ungārijā, Budapeštā konkrēti, ja? Pirms 3 nedēļām tas bija. Ja? Un tie ir koka logi. Tie ir jauni koka logi, kur jau ir iebūvēti tur, un tur ir betona sienas, un tās tiks apliktas ar akmeni,
imitējot. Tās mājas izstās apmēram, lai zinātu, tā kā mūsu mākslas muzejs. Tāda tipa, vēsturiskās ēkas, kas, lai priekšstatam būtu. Lūk, jaunu koku logu iebūvēšana, bet tur jau iemesls ir cits, nevis tā, es gribētu pie skaistiem koku logiem savā mājā dzīvot. Ja? Tāpat laikā pārsteidz Budapeštas vēsturiskais centrs, kur ļoti daudz koka logi un viņa remonts notiek. Ja? Atkal, nezinot nianses, varbūt, ka viņi tāpat kā pie mums, tās mājas daudz stāv arī pustukšas, tāpat kā mūsu Rīgas vēsturiskā centrā, tur kā saka, dārgi un viens neņemās un tā, tie iemesli varbūt citi. Bet tur ir ļoti daudz atkal šādas virzieni. Ja? Tā kā tā ir tā. Un dabīgi tā ir izvēles jautājums, un šis ir Griziņkalns tepat. Ja? Un tādas ēciņas, kā tādas, kuras Rīgas priekšpilsētā sabūvēja 19. gadsimta pirmajā pusē pēc 812. gada ugunsgrēka, un pirms tam, un vēl ir saglabājušās, šī gan jaunāk no 19. gadsimta vidus, bet ir šādas kolosāli autentiskas vietas, kur cilvēks, ja viņš dzīvo šādā mājā, viņš tiešām domā, kā man gribās, kā visi liek jaunas logus, kas es tur tāds, man jādzīvo par tik veciem, ja? Un tā ir izšķiršanās lieta, un dabiski šeit arī oriģinālie logi bijuši mazliet citādāki, bet arī šiem ir jau 100 gadi. Ja? Tā būs atkal izšķiršanās, kāpēc man jāiztiek šie logi, ja viņi jau ir tik seni. Un lūk viens piemērs. 911. gadu celta ēka. Kreisajā pusītē kadrs pirms Pirmā pasaules kara, oriģināls. Jūs redzat šo stikla dalījumu. Un tas ir skats šodien, kad ir jābūvē, īpašnieks vēlās šeit atjaunot vērtni, ar stiklotu vērtni. Tad ko darīt? Vai būvēt uz pirmskara, vai šo, kad ir divas vērtnes saglabājušās no 20. gads varbūt, jau 100 gadi gadsimts. Ja? Arī ar to labo domu, es noteikti gribu atpakaļ tādu un tādu koku, tāpēc tās vienmēr izšķiršanās un tas nav nekas slikts. Ja? Bet tas ir atkal, tādēļ arī šī teorija nepieciešama, lai varētu drošāk justies tādā izšķiršanās lietā. Ja? Un runājot par to, kāda tad bija konstrukcija forma šiem logiem, runāsim par Rīgu, kas gan arī atspoguļojās citur, bildīt no Kuldīgas, bet tas ir tas pats. Un runāsim par Rīgu 19. gadsimtā, jo mēs nemocīsimies tagad ar senākiem, jo pateicoties šiem 90. gadiem un pirms tām 80. gadiem dažādiem restaurācijas pasākumiem, logi, kas ir senāki par 19. gadsimtu, uzskatām jau par muzejisku jau eksemplāru bezmaz. Tie mums visi gandrīz vai zināmi, uzskaitām jau, kur tas ir vairs palicies. Ja? Pateicoties arī pašu tā saucamie restaurācija 80. gadu metodoloģija, kad tu nomaini vai ne, it kā ar to pašu modeli. Bet tas, ar ko varētu kādam no klātsošiem būt darīšana, tas ir šis 19. gadsimts, Rīgas vēsturiskais centrs, lūk, kaut kas tam līdzīgs. Ja. Vērojot vēsturiskajā bildītē, mēs redzam to dalījumu, bet mēs nezinām īsti, kas tā ir par konstrukciju. Un tādēļ paskatāmies Vecrīgā, šie logi. Viņi ir izgatavoti 80. gadu vidū, kā modelis, kā kopija, kā modelis no klasicisma, no 19. gadsimta logiem, kādi ir pastāvējuši Rīgā, Vecrīgā, Latvijā un tā joprojām. Tas ir Skārņu ielā. Ja? Un tur, jūs redzat, vērtnes veras uz ārpus. Smilšu iela vērtnes veras uz ārpus, arī tas pats. No jauna modelēti klasismu logi un vērtnes veras uz ārpus, tad tas ir vesels tāds trends. Lūk, pirmais mums, ko mēs varam pateikt, vēsturiskie logi, tas ir groploks, casement window angliski. Un te ir viņa sastāvdaļas, tā ir masīva aploda. Tas ir vai nu sadalījums loga krustā, vai tikai ar šķērsi, un vērtnes verās, pirmkārt jau tā pazīme ir uz ārpus. Kreisajā pusītē var redzēt to plānojumā, ja, tas ir vidējais statnīts, tad ir aploda un vērtnes. Un šeit ir balzums, apakšējā daļa logam ir balzums, ja, kuram ir viena vai divas gropas. Primitīvākajos piemēros, kā te kreisajā pusītē, senākajos, ja, ziemas logam nav šī vieta, jo ziemas logi parādās tikai tad, kad kļūst mazliet lētāks, pieejamāks stikls visiem. Ja. Tur ir noteikti gadi, noteikti laiki, bet tas līdz 19. gadsimtam praktiski ziemas logi jau ir, tas ir turīgākiem tikai pieejams. Un apakšā šie statnīšu profili, kas attiecās arī uz Rīgu, mums ir datu bāzes pietiekama, lai mēs varētu teikt, ka tas pa kreisi, tas ir 19. gadsimta pirmā puse,
un tad šeit ir gadsimta vidus, un tad tas populārs jau gadsimta otrā puse. Un šāds loks tiek izgatavots līdz 20. gadsimtā arī. Vēl līdz Otram pasaules karam brīvi, ja, to būvē laukos, un jūs arī varbūt kāds dzīvojat pie šāda lodzeņa un ļoti labi pazīstat. Tas izskatās šādi dabā, pa labi ir Laišplieša 55, Zaigas Gailes atjaunotās māja, pirms atjaunošanas klasismu loks Rīgas, un pa kreisi skats no išpuses Kuldīga baznīca 17. Ievērojot šo dalījumu 6 rūtīs, tas ir raksturīgs ļoti, tā ir klasika, ir loga krusts, šis latiņu krusts, un ļoti izplatīts 19. gadsimta nogalē, 20. gadsimta pirmā pusē tikai ar šķērsīti, šāds gruploks ar šķērsi, un augšējā vērtne vai nu ieliekami, vai paverama, ir atgāžamas, ir paveramas vērtnes. Ļoti svarīgi arī būtu šo terminoloģiju kaut kur pierakstīt un lietot pareizi. Un tas pats atkal 2 gropes, kurās ieverās iekšā vērtne, uz iekšu vai uz āru. Un Liepājā atjaunota māja, tas ir tagad no Facebook paņemts attēls, kur šie logi ir atjaunoti un korekti salikti. Ja. Šoreiz runājam par konstrukciju un par kompozīciju. Bet ir, protams, atkāpes, tādā pašā Miesnīka ielā Vecrīgā, jūs ieraugat šādām sīkām rūtiņām logus, kas ir atcīmzot ļoti, ļoti veci un ar kalumiem, apkalumiem. Nē, tur ir arhitekti pajokojušies, paimprovizējuši ar rokoko tipa logiem, 18. gadsimta logiem, bet iebūvējuši 1913. gadā tajā mājā. Bet tas, lai paliek, ar to nebūs ikdienas lietotājiem saskarsme ar tādiem jokiem, tas, lai paliek uz arhitektu zināšanas. Un lūk, tas ir tas brīdis, 19. gadsimta vidus, un viņi mocās ar šiem groplogiem. Protams, ka tā ir primitīvākā loga konstrukcija. Ir ielikta vērtnīte no ārpuses, tur pūš iekšā, tad tur spiež lietu, ūdeni un tā joprojām. Protams, ka jau no 18. gadsimta beigām meklē intensīvi uzlabojumus. Un 19. gadsimta vidus nosacīti tas brīdis, kad arī Rīga nojauc vaļņus, un sākās šis būvniecības mega skrējiens 80. gados, 880. tas sasniedz vispār pīķi, top šis vēsturiskais centrs. Un līdz ar to ir noiets, ir produkcijas noiets, amatniecība pieaug un attīstās amatniecība un imports loga aprīkojumam. Un mēs redzam, tas ir Merķeļa iela, pretī cirkumu, kur tiek top šīs neskaitāmas simtiem šīs ēkas Rīgas vēsturiskā centrā ar šiem logiem, kurus ir jauna tipa logi. Tie, ar kuriem mēs, kas ir lielākoties dzīvojuši pirms plasmasas logēras, ar oderu logiem. Tie ir šādi logi arī šajās 19. gadsimta ēkās, kas bija vidusmēra rīdzinieka ēkas, kurās viņi dzīvoja izolītos dzīvokļos, klasika, aiz Zinātņu akadēmijas, 19. gadsimta, 2. ceturksnis, 3. ceturksnis, ja? Un tas ir oderu loks. Tas ir loks, pie kura mēs varbūt daudz esam piedzimuši, vēl šodien dzīvojam. Tas ir klasiskais oderloks, kurš ir tik veiksmīgs izgudrojums, ka viņš pastāv jau šodien, un jau projām šodien mēs pasūtām galdniecībā šos oderloks, lai mums izgatavo. Tā veiksmes sastāv iespējams iekš tās 12 cm gaisa šķirkārtas, kas deva šo siltumu izolāciju, salīdzinot iepriekšējiem. Un otrs ir, abas vērtnes verās uz iekšpusi. Un oderloks vienmēr ir dubults, jo pietiekami jau tas laiks ir pietiekami turīgi cilvēku laiks, lai var visi likt dubultu stiklojumu, tātad salikums dubults oderloks nav pareizs. Viņš ir vienmēr dubults. Uz iekšu veram vērtnes un dzīvojam pie tā laiksmīgi. Un tas tiešām ir, laiks ir pierādījis, ka tas ir ģeniāls izgudrojums, jo tas joprojām tiek lietots. Redzat, kas viņam ir raksturīgi? Oderlogam ir raksturīgi tas zīmējuma ziņā. Nav vairs lielāks tīkli, nav vairs šis spraislis šeit. Var būt, var nebūt, bet lielākoties iet jau uz to, ka apakšā nav. Bet kas gan ir jāievēro? Ka viņam ir ļoti izteiksmīgs reliefs. Krusts, loga krusts ir ļoti izteiksmīgs. Pat ja šeit nav statnis, bet šeit ir tā saucamā piedurlīste, ja? Tad šeit tā piedurlīste ir risināta kā pilastrs. Bāze, stāvs un kolona, tā kā kolona, ja? un kapitelis. Tas ir ļoti raksturīgi, visdažādākos formās veidos viņam. Bet svarīgi ir arī šis šķērsis, kura ļoti izteiksmīgi profilēts. Un tam ir praktiski iemesli.
lai ūdens noticētu vieglāk nost. Groplogā viss bija vienā plaknē, gandrīz vai vienā plaknē ar izņēmumiem. Un tur visur šķirbās līdz ūdens, un tas rada, protams, problēmas, un mūžs logam ir īsāks. Bet mēs apkārt redzam, ka šie logi dzīvo 100 un vairāk gadu. Pat tādos apstākļos, kāds mēs viņiem esam nolēmuši iepriekšējos 10 gadus. Viņi tomēr dzīvo vēl, ja? Un, lūk, oderloga principiālā schēma, tā pie kuru kāds šovakar aizies un mājās, atvērs vēl viņa, tātad 2 vērtnes verās uz iekšpusi, šie pilastri ir dažāda veida ar kapiteli un izteiksmīgs šķērs. Un tas jau Jugendstila mājās Elizabetes iela jau transformējās skulpturālos, burtiski šajā skulpturālā sadalījumā. Arī šeit mums ir bāze ar profiliem, ar nosaglīstēm, piedurlīstēm, ar vērtnes rāmjiem. Un tad šī oderloga uzlabošanā ir neskaitām risinājumi. Paskaties vācu būvgaldniecības grāmatas, kā meklē šādas visādas S-veida vai taisnstūrveida iegriezumus, veidot šīs rievas falces, lai varētu samazināt vēja ietekmi. Viņi vēl nav aizdomājušies līdz gumijām tādu izolāciju, jo gumija vienkārši vēl nav, tad viņi tur sāk līdz ar automobīļu ražošanu attīstīties 19. gadsimta beigas, tad tālāk 20. gadsimta pirmā pusi, kamēr ar gumijām eksperimentē. Un meklē dažādus sajūgumus, lai pēc iespējas mazinātu vēja iekļūšanu telpā. Un tālāk jau var redzēt vienkāršot risinājumu, šķērsis paliek, te tikai līstes un arī izvērstu dažādās kompozicionālās dalījumos un tā tālāk. Un te ir piemērs no vācu literatūras 19. gadsimta beigās, kur par to domā jauns dažādi risinājumi. Vienīgais nosacījums – augsta līmeņa būvgaldniecība. Un mēs zinām, ka pirms Pirmā pasaules kara tas bija sasniedzis savu zelta maksimumu, ideāli. Gan industrija attīstīsies, gan amatniecība, tas zelta laikmets, un tad cilvēki izdomā, ka pietiek dzīvot mierā un zelta laikmetā, un visu sārda, un pasaule mainās un jābūvē no jauna. Un mēs atceramies, ka pēc kara vēl 50. 60. gados bija amatnieki dzīvi kādi, kur vēl noturēja līdz 60. gadam apmēram noturēja galdniecības kvalitātes tradīcijas. Un tad no 60. gada tā līkņa iet uz leju, un kas vēl ir dzīvojuši 80. atcerās, tad tos zelta laikus 80. gados, kad bija tiešām viss vienalga. Ja. Un kvalitāte nebija, un arī tad paralēli it kā dzīvoja tā vēsturiskā vide, kur mēģināja kaut kādus tipveida vēsturisko logu paraugus izstrādāt, lai būtu lētāk, vai arī vienkārši kvalitāte bija ļoti zema. Te bildīte, kas ilustrē to atšķirību starp oderloks, tas ir aploda, kurai nāk vēl dēlis, tā kā rāmis priekšā. Tā būtu tā odera. Ja? Un slēngā tautas valodā no vācu valodas to bieži sauc par futerloks. Tas ir tas futerloks, bet es aicinu teikt oderloks. Ja? Futerloks būtu amatnieks slengs no vācu valodas. Un šis ir interesants ieraksts. Varat minēt, no kurienes tas ir ņemts. Ja? Un tas ir jau stāsts par to, ka jūs meklējat, kas jums varētu palīdzēt šo logu nomaiņu izdarīt. Jūs meklējat speciālistu. Jūs meklējat speciālistu, bet, diemžēl, ir tāda situācija, ka jūs nevarat būt droši joprojām, vai tas arhitekts, kuru jūs tā esat pēc sludinājuma izvēlējies, vai viņu tas interesē, vai viņu tas vispār saista, vai viņam ir sirds pie tā klāt, vai viņš vispār zina, kā šādu logu nosaukt. Man vairs smieklīgi nenāk. Pirmais brīdis bija, protams, kā tā, bet man laipni kolēģi sūta vēstījumus no saskaņojošām iestādēm. Tas ir projekts logu nomaiņai, kas tika iesniegts. Un tur garlaicīgi nav. Jo viņiem ir kurs arhitektiem Latvijā. Kā jau minēju, kur ir lekcijas, logi, durvis, viss tas tiek viņam stāstīts. Bet mēs paši zinām, ko mēs atceramies no studiju laikiem, ja? Vai mēs tur ņemam nopietni to visu iekomas stāstu. Un to varat it kā saprast. Bet tad, kad viņš ir profesionāls un iesniedz saskaņošanai projektu, tur vairs nedrīkst būt diskusija. Bet, lūk, parādās, ka ir arī tādi pilnībā ārprātīgi momenti. Ja? Tas nozīmē, ka viņš ne tikai nezina, kā sauc to logu, viņš arī negrib zināt. Un tad tālākais viss ir, kā saka, visaugstākā rokās, vai viņš jums to projektu sastāda pareizi, godprātīgi un tā joprojām. Tā kā tā joprojām, diemžēl, ir laimes spēle Latvijas vidē. Ja?
Un vēl ir viena lieta, ko mēs vismaz runājot par arhitektūras vēsturi atceramies. Ja? Nemanot, vismaz man nemanot, ir pienācis tas brīdis, kad es saprotu, ka šīs ēkas un šie logi arī ir vēsture. Un ar šiem krāmēsies pašreizējie mūsu studenti. Jo tas vienreiz būs, viena pēdējā no tām ēkām būs arhitektūras piemineklis vai kaut kas tam līdzīgs. Šobrīd mēs to raugamies tā. Bet lūk, šis savietoto vērtņu loks, šī konstrukcija, ar ko pārpludināti visi Rīgas mikrorajoni 70. 80. gados vēl, bija populārākā konstrukcija. Patents šai konstrukcijai ir 880, parādīšu, kurā gadā tur, 87. laikam gadā, tas ir Zviedru patents, tāpēc viņi bieži sauc par Zviedru logu. Tas ir patents vairāk kā 100 gadu senam logam. Un transformētā ļoti vienkāršotā variantā, tas ir pārnācis būvniecībā padomju laikā. Un arī šeit ir jautājums, ja šie logi būs ēkai, kura mēs padomju laika mantojumu jau arī tagad ieslēdzam aizsardzību un saprotam, tas taču ir milzīgs periods jau pagājis. Kā viņus restaurēt, jo ar viņu, cik es zinu no kolēģiem, tad siltumizolācijas uzlabošana diezgan diskutabla, diezgan grūti viņiem ir, ja, ar to darīt. Te ir sens zīmējums no gadsimta sākuma un pa labi tipisks no mācību grāmatas rasējums no 80. gadu vienkārši būvniecības mācību grāmatas mūsu paši, ja, kur, kā redziet, jau neiet runa par tepi, bet ir par koka tām līstītēm, un tādi sabūvēti visi mūsu Rīgas mikrorajoni. Ja. Un ar to arī kaut kas ir jādara, kaut kas būs darīts. Un šobrīd notiek vienkārši nomaiņa pret plastikātu logiem, kur ir kvalitatīvāk, labāk, zīmējums ir līdzīgs, bet es vēršu jau tagad uzmanību, ja, uz jaunākiem cilvēkiem, ka viņi nodarbosies ar padomju laika arhitektūras mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu. Un lūk, mūsu šis lēciens 150 vairāk gadu garumā ir no oderloga uz stikla paketes logu. Tas ir šobrīd dominējošie. Ja? Un mēs redzam, ka stikla paketes logam tas aplodes biezums ir 7 centimetri kaut kur, ja? Apmēram. Lūk, piemērs, kad jūs izņemat ārā oderlogu un iebūvējat stikla paketes logu, tad jums parādīsies jautājums, protams, par šo te gabaliņu. Nu, tas saistīts ar remontu un kā to galviņā aizviet. Tas ir Jelgavas vēstures mākslas muzejs. Ja. Lūk, šī kompozīcija ir ļoti svarīga lieta. Ja. Par to mēs laiku runājam. Jo tā atbilst kaut kādā veidā noteiktiem estētiskiem priekšstatiem, noteiktai mākslinieckai izjūtai un stilam. Galu galā šo stilistisko periodu, kam atbilst kaut kāds mūsu kocenīts, kaut kāds koku ēciņas, var raksturot tieši ar šo kompozīciju logu arī. Un to veido šis spraišļu, šķērša, staķņa salikums, tur tas krusts, loga krusts un tā, piemēram, šo te logu sauc par T-veida logs. Ja? T-veida logs, viņš parādās 19. gadsimta otrajā pusē, vai arī šis jau redzētais variants ar to diviem spraislīšiem augšā. Un tad nāk starpkara periods, tur saistās ar visu funkcionālismu, moderno arhitektūru, kad mums ir viss horizontāli vērsts un horizontāls skrējiens ar vertikālām joslām, kāpņu telpām. Tas viss ir atkal stāstījumi par stiliem un cits varbūt tēma loks. Un pamatā, kā mēs redzējām Brīdavas muzeja bildītē, blakus tai tantītē bija 6 rūšu 2 vērķu oderloks pa kreisi, kas ir vienkāršākais 19. gadsimta variants, bez šķēršiem, maziņš lodziņš un tā viņi dzīvoja. Bet klasika ir šie 6 rūšu logi, un to mums pierāda arī šo logu krāsojums uz fasādēm, kā aklie logi. Klasicisms tas 19. gadsimta sākumā un pirmajā pusē periods, kad šādā veidā, arī vēlāk, veidojot logu imitācijas uz sienas, padara sakārto fasādes kompozīciju arhitekti. Ja? Un vienkāršākā variantā viņas vienkārši uzkrāso uz sienas. Un tas ir uzkrāsots kaut kādā 813. gadā. Ja? Tā ir atkal Lāčplēša 55, vienīgā vēsturiskā fotogrāfija no pagalma šoreiz. Redzam, visus šos klasiskos 6 rūšu logus no 800 kaut kāda 20. vēlākais, 811. gadi. Tas ir skolu izbūvē. Ja? Un Melngaļa Valdemāra stūris, kur ir tas koka rajoniņš bija, tagad jau stipri vien transformētais koka rajoniņš, uz stūra ēciņa, kas nebija tajā īpašumā atsevišķi savu ceļu šī ēciņa gāja. Un šī ēciņa ir ļoti nozīmīga, runājot ar arhitektūras studentiem par Rīgas arhitektūras vēsturi. Tā augša tur šobrīd ir Deļos, bet ir cits attēls, ko es rādu, jo šī ēciņa iemieso visu 19. gadsimta koka arhitektūras evolūciju. Apakšā ir pēc
ugunsgrēki taisīt vienstāvu maiņu, guļbaļķu ēka un baļķiem, uzkrāsoti šie 6 lodziņi, te ir, ja, 1, 2, un augša, 2. stāvs jau būvēts 19. gadsimta 2. pusē. Kāda vairs neķemerējās ar šiem baļķiem. Bumterāli ir īsi, veido karkas konstrukciju, ar plankām pildīt un ar ruļu izolāciju ieliekot iekšā un tā projām. Un jau citu konstrukciju. Šī eciņa visu 19. gadsimtu iemiesos jau konstruktīvā ziņā, bet logi ir uzkrāsoti. Un tad vēl ir tāda lieta kā šī inerce amatnieku rokās. Kreisajā pusē, tas ir Smilšu iela, pa kreisi ir tā bankas māja, pa labi tā jugendstila māja, kur visiem turistiem rāda tāda grezna māja. Jūs redzat, ka pilnīgi dažādi stili. Pa kreisi ir tas saucamais eklektisms 19. gadsimtā Rīgas centrā, un pa labi ir jugendstils. Bet logi ir tie paši. Pa labi nav jugendstila vēl loks, bet joprojām ir šis 19. gadsimta loks, kas kreisajā pusītē redzams, ar to pašu pilastriņu koloniņu. Jo amatniecība arī ilgu laiku strādā savā jau ierastā biežu režīmā. Viņi pat izgatavo logus ziemas periodā, kad ir klusais režīms. Ja. Un arī ir lielākā daļa tā laika projektos logi arhitekti nav pat izzīmējuši logus. Viņi varbūt vienojas ar amatniekiem tādu vai citu, vai arī vienkārši nav saglabājušies ārpus projektu atsevišķās skicēs varbūt zīmē. Tas ir liela laime, kad ir šie logu zīmējumi. Ir, protams, bet netik bieži. Un lūk, tas T-veida logs Liepāja, Verčī laikā ļoti izplatīts labajā pusītē. Un kreisā pusītē arī ir logs, kuram šķērsis paliek. Nav šis pilasnis, bet šķērsis vienalga ir. Ja? Un klasiska kocenīte Rīgā no 19. gadsimta 2. puses, kāda gleznieciska faktūra fasādē. Tas ir tas, par ko mēs priecājamies, kāpēc mums kaut kur zemapziņā patīk un interesē šī vēsturiskā vide. Tā nav garlaicīga, tā ir skulpturāla šī vide. Ja? Tur ir, es runāju par pirmo stāvu lielākoties, ja, ir viss pilns komplekts tur līdz galam šajā ēkas daļā. Ja? Tā ir Pārdaugavā. Izteikta faktūra kopā ar fasādes to pārējo plakni. Un tas šis jautājums par kapitelīšiem. Kapitelīši no sākuma. Kapitelīši tiek pirkti, pasūtīti pēc katalogiem Berlīnē, jo 19. gadsimta vidu 2. pusē jums jau ir rokās katalogs, tā kā IKEA katalogs, un jūs varat visu sev pasūtīt, visu. Gadsimtu mijā jau ir Jakša veikals, kur jūs varat jebko pasūtīt, vannas, izliet. Tas kontrasts, ka jūs redzat Jakša veikalā, Jakša veikals, tas tā kā Herods, ja, kas bija tagad, kur ir RTU Tehniskās universitātes māja pie Strelnieku laukumiem. Tur bija šis Jakša veikals, kas ir dārgākais, greznākais veikals līdz 2. pasaules karam Latvijā. Tas tā kā Herods vai Helfrichs vai kā tas Londonā. Ja? Un tur varēja pasūtīt. Un pēc katalogiem jūs varat pasūtīt šādus kapiteļus. Špielters, tas ir cinka, alvas lejums, laikam sakalsējums. Un vēlāk viņi sāk izgatavot tikai Latvijā. Un pie kam ir tāds periods interesants, kad lētāk ir iedot kaut kādiem, nezinu kā viņi deva no koka izgrebt šādu kapiteli, nekā viņi nopirkt kaut kur Berlīnē. Mums ir vairāki kolekcijā šie koka kapiteļi. Un tie jāizgrebi kaut kādi simtiem. Ja? Es nezinu, kas tie bija pa cilvēkiem, kā tas varēja iedot. Bet, acīm redzot, tas bija vienkāršāk iedot kādam zelim, māceklim to darīt. Ja? Šobrīd šādi izstrādājumi nopērkam ir. Tos var izgatavot, viss šobrīd ir dabūnams. Visu var dabūt gatavu, tikai vajag gribēt un vajag dabūt cilvēks, kur to labi izdara. Un jugendstils. Jugendstilam atkal ir raksturīga atgriešanās pie smalka sīkrušu dalījuma virs šķērša zonā, tad šīs spēles ar formām, to augšējā pat sauc par atslēgas caurumu formas logailu, tad šīs plastiskās apaļās formas un šķērša līmeņa raustīšana, dinamika, tas ir jugendstils. Un nacionālais romantisms ar šīm nošļauptām logmalām. Un modernais laikmets. Laikmetīgā modernā arhitektūra, tas mums ir Vaļņu iela labajā pusītē, ja ziniet, ja tur no Kaļķielas pa kreisi. Samērā labi ir tika atjaunoti šie logi, kopijas izgatavotas, bet šie logi, kas ir kāpņu telpās, viņi ir oriģināli no 33. gada, tāds pienstikls, nenormāls smagās metāla rāmī, ja, ļoti smagos metāla rāmjos, tā kā viņi nemaz nevajadzēja nerestaurēt, neko viņi tur ir un palikuši. Un kreisā pusītē kuldīgi jau līdz tādai pakāpē jāiziet tam horizontālā dinamikā, ka pat erkerīte tā es tāda ļoti,
ļoti horizontāli. Un tas ir tas, kas forma un kompozīcija ailes, respektīvi savu laiku raksturo, sākot no lepnām mājām. Un daži kādi ir no 50. gadiem. Staļina laika būvi, mums papilno tādas vēl ir. Arī tie ir vēsturiski logi, tie ir oderlogi, bet ja taisa kopijas, tad ir jāievērtē, šobrīd it kā negribētos to spraisi likt un vēdlodziņu, ja, bet tas ir jau 70 gadi un laiks, tie, kas zina, ka laiks iet ātri. Ja. Pie kam kreisājā pusītē, tas ir ganība Dambī, te nemaz nav tā vienkārši, te ir diezgan profilēts tas viss un tā pārdomāts un ar smalkām detaļām dīvainā kārtā. Lūk, un te ir tas kopsavilkums labajā pusītē spraišļojums, ka var redzēt meža parkā, tas ir art deco un viss šīs izteiksmes līdzekļi, kur ir attiecīgi, ja māja jums ir no 30. gadiem, tad paceļās jautājums, varbūt, ka viņai ir bijis īpatnējāks spraišļojums. Ja tas ir 30. gadi funkcionāls, tas ir horizontāli rauts viss un tāds dinamisks. Lūk, aprīkojums. Tas ir ļoti svarīgi, bet arī tas šobrīd jau nav vairs tik problemātiski kā pirms 30 gadiem. Bildīt rāda Latvijas logu kolekcijas fragmentu. 30 gadu laikā tika savākt lielākā kolekcija Latvijā, un tad mēs viņu deponējām Rundāls muzejām, lai būtu viena vieta, kur ir Latvijas materiāls deponēts. Šādas planšetītes ir apmēram 110, sākot no 17. gadsimta līdz 20. gadsimtam ar aprīkojumu. Tas viss ir sakārtots katalogos zinātniski un tā joprojām. Bet darīšana tiem senākiem piemēriem diez vai kādam būs, jo viņi tiešām ir vairs tikai palikuši jau muzeja rīcībā. Ja? Tas ir varianti no šīm leņķveida kāšu virām. Tas ir leņķis, un viņš ir uz kāsīšu uzsprausts. Leņķveida kāšu virs. Tas, ko jūs durvīm redzat vai vārtiem tāds garants, tās ir lentveida kāšu virs. Viņš uz kāšu uzmāc virsmu. Un viņas ir vēsturē ļoti dažādas, un tas ir vairāk groploga aprīkojums, un te ir paraugi no fiksatoriem, ar kuriem aizverot piefiksē vērtnīcas ciet, un kad atver, jo groplogam problēma, kad jūs atverat vērtnes uz ārpus, ir milzīgs vēja spiediens. Jums viņš kaut kā jānotver ar šiem lielajiem fiksatoriem gariem. Tā ir Liepājas materiāls, kas ir ārkārtīgi grēzns, alvots, un tas ir lielākoties 18. gadsimts. Bet jums praksē darīšana būs ar šo galu. Lūk, ar šo stūrīti. Tas būs tas, kas ikdienā, ja šādi būs, tad tādi tam līdzīgi. Šis te, kas visvairāk pazīstams šajā vietā, tas ir raksturīgs jau 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta sākumam. Ja. Un, lūk, tagad var viegli, tas ir to es neesmu rakstījis, tas ir screenshots no Facebook. Ja? Jūs uzliekat vēsturisko materiālu tirgus, kā viņa tā lapa saucās, un jūs varat iegādāties šos dažāda veida logu fiksators. Tikai jautājums, kura perioda logam, kuru jums viņu likt virsū. Tāpēc ir jāuzmanās, ka, ja galīgi negrib salaist, ja grib tā kā tuvināties īstajam, tad būtu labi izvēlēties pareizos. Lūk, aizvērts stāvokļu fiksatori dažādi. Šie te, kas ir pazīstami tagad tirgu, kas ienāca mums no Vācijas tirgus, ja, tie parādās Latvijā 19. gadsimta, 20. gadsimta mijā. Tādi bija. Šobrīd viņi ir uzlaboti. Tirgu jūs pērkat līdzīgus, kur viņi pievelkās ar tādu, tā kā pievelkās, ka jūs aiztaisat ciet. Ja. Un, protams, tie groplogi, kur vērtnes verās uz āru, kā viņus aizverot, nostiprināt? Aizverot, lai nostiprinātu, tad tas saucamā baskvils. Baskvils, tas ir stienis, tas ir kā šiem logiem. Redziet, te jau kaut kā viņš ir jānostiprina, ka viņš ir. Un tas ir šis, te viņš ir zudis tas stienis, kas ir uzlikts virsū. Te jūs redzat viņus kopsavilkumā. Baskvils, kas ir uzlikts virsū. Uzliktais baskvils. Bet parasti jums logiem ir tikai rokturs, saka, jūs griežat to stieni. Un tas ir slēptais baskvils, viņš ir paslēpts zem nosaglīsts, viņš nav redzams. Ja? Tas stienis bīdās uz augšu, uz leju, tā bīdās tie stieņi. 19. gadsimta vidus, otrā puse, sākās industriālais laikmets, kā jau minēju, un sāka ražot. Visu pērkam katalogos gatavs, tas ir 700 gadu izstādes stends, jubilejas izstāde, Rīgas jubilejas izstāde. Un šis ir uzliktais baskvils, tik pazīstams, tikai viņš ir redzams. Tāpēc ir diezgan dekoratīva šī zona. Ja? Bet tad, kad viņš nav redzams, tas ir slēptais. Un te lūk atkal tirgus piedāvājums Facebookā. Varat iegādāties šos komplektus, ja jums ir loks jāatjauno.
Un, protams, pienāca brīdis kaut kādos 90. gados, kad katrs darba vadītājs saprata, nē, pietiek visu mest konteinerā. Tur kaut kas slēpjas, kaut kādi fanātiķi vēl kārā no tiem konteineriem kaut ko. Tagad būvlaukumā vairs neko nospert nevar. Viss jau ir nosperts. Jo viss ir uzskaitīt. Jūs pilns ir Facebooks ar šiem te, izrādās tagad 10 eiro paprast par tādu, ja? Un arī tiem ir savas stilistiskās iezīmes. Piemēram, šitas ir no gadsimta vidus. Tas ir arī no gadsimta mījas, gadsimta sākuma. Šis ir 30. gadu izstrādājums. Tie, kas ir niķelēti sākumā, ja? Autorūpniecība, niķels, vēlāk chromēti. Tie parādās jau uz funkcionālismu periodu šie metaliskā tonī. Šie ir absolūti 30. 20. varbūt 30. gadu droši. Ja? Tas ir mainstreams, ko piedāvā visi. Arī stobra vīras, kurām ir dekoratīvi gali. Ir arī tādi groplogi. Tas gan vairāk Rīgā nē, tas ir kuldīgs piemērs viens, kur ir stobra viriņas, arī tādi gadījumi. Un šie te leņķīši, kas uzlikt uz rāmja virsū, tie ir stūreņi, to sauc par stūreņiem. Tie ir vienkārši, lai būtu stabilitāte vērtnes rāmim. Kas varēja atļauties, tāds varēja nopirkt, tas, protams, maksā vairāk. Un kas varēja smalkāk, nopietnos logos, kā kaut kur muzejā vai biržā vai tādos smagākos skatlogos. Šos leņķīšus ļoti zolīdi galvenieks iegremdēja rāmja virsmā. Tā līdz ar virsmu smuki tā ielaida iekšā. Tādi ir redzami piemēri. Un tad šis kreisā pusītē ir viens meža parka mājas loks, kur ir pilna oderloka komplektācija. Jo parādās arī ļoti rūpes par veselību. Par veselības jautājumiem jau 19. gadsimtā ļoti cīnās, un 20. gadsimtā veselības iestādes, pat gadsimta sākumā, veselības iestādes iegūst tādu lielu lēcienu progresa ziņā un pievērš uzmanību šai veidināšanai. Un veidināšanai, kā vēl ņērtāk veidina, lai augšējās šīs vērtnes atgāst, šis Allevelt mehānisms, kas maksā 10 latus starpkara periodā Rīgā, kaut kur tagad jūs redzēsiet tikai tādus tādu mazu mehānismu atliekas augšā. Un dažreiz telpā tas ir ik pēc viena vai telpā viens loks ar to ir aprīkots, tad, lai varētu veidināt. Pavilcēs striķīšu un viņš atgāžās, pavilcēs striķīšu, viņš ir kalsvarās. Ļoti, mūsdienu slengā runājot, ļoti advancētu līmeni sasniedz šie oderlogi. Ļoti advancēti. Lūk, piemērs no viena groploga. Kuldīgā, lai atvērtu vērtni, fiksētu, ir garš krampis, tad te ir stūreņi, un, diemžēl, ir nevis tepe, bet līste, kura jau ir līste, stikla līste, tas jau ir, ja vienkārši uzneglot, tas jau ir priekšvēstnes vērtnes bojāšanai. Ko darīt? Kā rīkoties? Daži piemēri. Piemēri, kurus es novēroju kā būvpētnieks, kā arhitektūras vēsturnieks, bet mana priekšrocība, paldies Dievam, ir tā, ka es strādāju ar projektētājiem un es esmu būvlaukumā arī. Jo teoriju jūs varat iedalīt rakstamgalda teoriju, neizejot no istabas, bet arī aktīvā teorija, ka tu esi būvlaukumā, tu zini, kā tur tas notiek, kā notiek procesi, tu esi ar amatniekiem, ar viņiem esi sazobē, tu zini, kā ir reālā dzīve. Turklāt nemaz nerunājot par ēku pētījumiem, tad tu zini, ko nozīmē ūdens līdz ceļgaliem, un sniegs līdz ceļiem, un dubļi un putekļi. Tā kā nav tā, ka mēs tikai plānā galdiņu urbējāsim. Ja? To jau nevar visu arī uzzināt tikai sežot pie rakstamgalda. Lūk, viens totālās restaurācijas piemērs. Tā ir Juglas muižiņa, Juglas iela 41-43, kur te ir savā normālajā līmenī restaurācija. To var saukt arī tā. Ja? Atcīmot zudušās daļas protezētas, līdz pat mazam stūrītim, tur viss metāli nomainīt, tur grunts. Tur strādā jau ar restaurāciju cilvēki. Tādēļ, ka šie ir oriģinālie 800 kaut kādu 20. gadu logi, skats uz ezeru, pāri Brīdavas muzeju var redzēt, ja? Un viņi visi tiek novesti, teiksim, līdz šādai kondīcijai. Tur, protams, arī ir kaut kāds jauninājums, un tas nozīmē, šie jauninājumi ir īpašnieks vēlējās to ķīšezaru redzēt, un tāpēc tām durvīm, iekšējām durvīm viņam ir stiklojums līdz grīdai, bet tie ir salīdzinoši sīkumi, jo šī objektā tiešām notiek vārds restaurācija. Bet, kā es teicu, praktiski nekur, kur mēs darbojamies plašāk ar vēsturisku ēku, ne tikai logiem, visur tas ir kompilēts. Vienalga, kā projektā to nosauc konkrētā laika periodā būvvalde. Tur vienkāršot fasāžu vai kaut kāds tur mets vai kaut kas tāds. Vienmēr nebūs tīra restaurācija arhitektūrā. Vienmēr tur būs remonts, stabilizēšana, konsolidācija,
kaut kas tāds, vai rekonstrukcija no jauna būvēšana. Tie elementi visur būs. Tas nav tā vienkārši. Un vēl es gribu teikt, ka, protams, ka tie atjaunošanas un vēstures mīlētājs, saksim tā, mēs dalāmies arī, protams, partijās. Ir radikālais gals, kas uzskata, ka vajag tikai un vienīgi ar tradicionāliem materiāliem operēt. Taisnība. Kā jau es teicu, materiāli nav slikti, bet viņi pareizi jāpielieto. Un vēsturiskajā jomā, tāpēc jums saka lineļa, tur tepe, tāda vai citāda. Jā, šie materiāli ir jācenšas izmantot tradicionāls materiāls. Te praktiķi visu to ļoti labi zina. Bet nav vienkārši, ka tu paņem kaļķu maisiņu, paņem lineļas pudelīti un dodies tagad uz objektu. Es tagad tikai tradicionāli, es tagad tā. Ja? Reālā dzīve citādāk. Tīpaši, ja tu ierodies ar tādu bagāžu kaut kur kādā Doma katedrālē, turpat mazāk, bet, teiksim, tādā Rīgas pilī vai muzejā, Birža vai lielā muzejā. Paga, mierīgi. Tur nemaz tas nav tik vienkārši izdarāms. Un pirmie, kas sāks diskutēt, tie būs restaurātori. Viņi ļoti labi zina sastāvus materiāliem, īpašības un kur vajag piešpricēt kaut ko, kur nē. Nekas radikāls jau nav tik vienkārši izdarāms. Un man liekas, ka dažreiz šādi cilvēki vienkārši nav bijuši īstos būvlaukumos, kur vispār nav vienkārši, ne jau materiāli, tur tavu ideju novest līdz galam ir diezgan grūti. Ja? Tur ir būvnieki, tur ir 100 cilvēki, tur ir dažādi iespējas, un tīpaši nemaz nenājot par objektiem, kas ir sabiedriski lieli, kā, teiksim, Birža muzejs vai Rīgas pils. Tur jums ir, pirmkārt, tas ir muzejs, un ja tas muzejs ir startautisks, tad viņam tur ir zem katra loga nav šitāds vienkāršs radiators, tur ir fankoila sistēma, tur ir vesels gandrīz dators zem katra loga. Tā tur ir tādas prasības, un to visu sabīdīt, ja? Es redzu, kā to dara labākie, kas iznāk viņiem, ja? Kur nu vēl tiem, kas ir sliktāki, tiem vēl grūtākie, ja? Ar visu celtnieku aspektu un vispārējo. Ja? Tā kā novest, es runāju ar kolēģiem, kas projektē ikdienā logu nomaiņas vai logu atjaunošanas projektus. Ja? Tie ir amplitūdi plaši, vai nomaina visas logas, vai arī tā kā Latvijas radio tikko bija tur totāla restaurācija un tāda nianses. Ja? Bet viņi saka, par tām niansēm, kas tev ir jānoved līdz galam saistībā ar būvnieku un īpašnieku un tā joprojām. Un to zina tie, kas ir saistīti ar praktisko dzīvi. Bet, protams, ka vienkāršāk, ja jums ir maz mājiņa, jums ir savi 10 logi un jūs meklējat meistaru. Ja? Tur jūs varat to realizēt tā, kā jūs vēlaties. Lūk, piemērs no Kuldīgas ļoti labi pēc visiem likumiem atjaunot, sakārtot logi. Kuldīga tas arī citi mērogi un citas arī Kuldīgā, kur šāda veida logs. Labajā pusītē te nevar manīt varbūt, bet te ir mainītas vērtnes un viņas ir tādas ar tā saucamo pārgropi. Ja? Viņi ir uz ārpusi, bišķi tas rāmis pārlaižās pāri tai aplodē. Un tad tur ūdens tek iekšā un dabīgi atjaunot uz iepriekšo sistēmu ir pareizi. Vienīgais tas par šiem stūrīšiem, uzreiz jau teikšu. Šie stūrīši, tumšie stūrīši, kas izdalās uz logu, tas nāk no 80. gadiem, kad restaurācijā tā darīja, ieviesās. Es nezinu, kas to ievies kā, bet šodien mēs zinām, ka praktiski oriģinālā šādas melnus stūrīšus neeksponē uz logu. Viņus nokrāso kopā ar vērtni, tāpēc, ka krāsa ir aizsargājoša un neviens tur neies atsevišķi ķimerēties krāsojot šo stūrīšu. Un ja viņus neapstrādā un nekrāso, tas no teorija, ja jums patīk, liekiet, bet no teorijas viedokļa tas īsti pareizi nav. Tāpēc arī šeit viss ir vienā tonī. Ja? Un to restaurātori, kas darbojas ar logiem, zina, viņi noņem stūrīti nost, viņi redz, ka zem stūrīša ir krāsa nav, ja viņš ir krāsots kopā. Ja. Un arī no Kuldīgas viens labs piemērs, arī viss ir, un arī vienkāršāk. Viņam vienā krāsā, viņš pārkrāso. Ja. Šeit arī Kuldīga, kur ir stūrīši akcentēti, pavisam raips ir sanācis. Bet, ja mēs, protams, pieticīgāk uz to raugamies, paldies Dievam, ka tas vispār tur ir noticis, tur viss ir sataisīts, kā vajag. Tā nav nekāda problēma. Nākamais tur nāks un ņems un pinzeli pārkrāsos. Tā nav radikāla problēma. Pie kam te jau mēs sakam pieskarties tam, ka visplašāk izplatītais un rekomendējamais variants mūsdienās, arī izvēles iespēja, ir iekšējās kārtas īpašību uzlabošana. Iekšējā kārtas ir iekšējās vērtnes īpašību uzlabošana. Ja esošam logam. Tas nozīmē ievietot tur stikla paketi vai noblīvēt un stikla paketi iekšējo blīvē, lai gaisa apmaiņa būtu caur ārējo vērtni, ja, un viņš tur jums neaizsarmūtu ciet. Ja. Tātad visplašāk izplatīts ir šī iekšējā bloka
īpašību uzlabošanu. Nu, tā var arī nedarīt atkarībā no vēlmes, un tas ir tās Krimuldas muižas staļi, arī restaurācija laba. Un, protams, šie mega objekti, kas ir Hojeras viesnīca Liepājā, tas ir vesels virziens, nu tie ir miljoni objekti, bet tas ir vesels virziens, es to saucu scenogrāfiskā restaurācija. Ja? Nu, tur ir jau pēc programmas jau ir tur kroks un muzejs ar savām vajadzībām, bet nu, tur ir visaugstākās raudas profesionāļu komanda strādājusi, un par to var stāstīt un runāt, kas tur izdarīts un izpētīts. Bet šeit ir no jauna izgatavoti, imitējot baroka logus, dubulti šie logi, ja, ar iekšējo vērtni, kur ir ar izolāciju, un tas izstās kopā. Tad ir arī maketi mulāžas, kur arhitekts varbūt līdz detaļām neiedziļinās tajā jautājumā, vai arī nevēlās. Ja? Varbūt tikai koncepcija tāda, ka mēs imitējam, tikai nojausmu radam. Nu, tā ir viņa lieta, ja viņš tā vēlas. CSS Rīgas 15, ēka bija, mūsu paudze laimīgā kārtā viņi noveda līdz tukšai vietai, tagad parādījās jauni īpašnieki un uzbūja atpakaļ šo modeli šai ēkai, kas Rīgas ielas, CSS Rīgas ielas panorāmai tik svarīgi un CS vēsturē svarīgi. Nu, un šeit tūplānā ir šī improvizācija. Ja? Orģinālā tur ir bijis normāla kāšu vīra, bet te it kā ir uzmesti tie rokoko leņķīši, ir arī tādi viriņi. Nu, es neko nesaku, ja? Tas nav tas, kas man varbūt baigi patīk, bet tas ir tāds koncepts. Un te katram ir skaidrs, ka tas ir uzbūvēts pilnīgi no jauna. Te arī nav cenšanās, bieži vien ir cenšanās radīt to ilūziju, bet kaut kas pietrūkst, un tad sanāk tā banāli vienkārši. Šis ne tas. Ja? Labākā ir šāda skaidra spēles noteikuma, tas nav nekas vecs, tikai apjoms un kopējais raksturs sarkani baltais CSS radots atpakaļ. Un šitas ir kapitāls mainstreams, CSS Rozes grāmatnīca, Raunas iela 2, kur, kāpēc viņi rāda jau 10 gadus ilgāk, 15 gadus rāda, tāpēc, ka tur bija klāt šiltīte, ka tas ir restaurācija, veids tāds un tāds uzņēmums. Un es kāds 10 gadus rādu to bildīt visā Latvijā, un tad tās šiltīte pazudus no tās mājas beidzot ir, ja kāds laikam bija dzirdējis. Ja. Tas viss ir, jūs paskatieties, tas viss ir tā kā plastmas, tā kā plastikāts. Un tas ir tas, kas rada to sajukumu Rīgas centrā. Ir kaut kādas kocenes, kuras it kā ir atjaunotas. Tas ir par arhitektiem runa, ja? Bet kāpēc viņas vajadzēja atjaunot, ka viņas ir tādas atjaunotas? Kur tagad cilvēks skatās, viņi nesaprot, vai tas ir koks vispār, tas ir kaut kādām sintētiskām krāsām, tās ir gludas virsmas. Šeit tās ir spilgtas no depo nopirktas krustiņas krūvītes, kas vēl tur tā kā skulpturāli un skaisti izstāsta. Tā, kopumā, ja mēs tā uztveram, bildi nav slikti, ja no tāda viedokļa, jā. Ir akcenti, ir krāsa, tur ir pat stikla līsti, lai viss ātri sapūta, viss ir izdarīts arī līdz tam, ja. Tad tur ir šis vērtnes pārlaid pār rāmi, ja, ar to pārgropi, lai ūdens tecētu iekšā gar malām. Tad tur ir, šeit nav arī skārda palodzīta nav uzlikt. Varbūt ir viss izdarīts, lai nesaprastu, nu, tad, kas tad bija? Tad atjaunojam to māju vai neatjaunojam? Un arī sev daram problēmas. Elementārs piedam problēmas. Ja nebūtu viņi pieskrovējuši to restaurāciju, tad es nebūtu rādījis to, bet tas ir ļoti labs piemērs. Šī plastmas. Koks, kas pāris ir plasmas. Te mēs runājam par tiem tradicionāliem materiāliem. Lineļas krāsa, to atkal labāk, lai runā profesionāļi. Viņa iesūcās milimetru vairāk dziļāk koksnē. Impergrēns, ja? Viss pārējās tās krāsas ar lielām molekulām, viņas netiek koksnē iekšā. Un šis ir labs piemērs. Tas ir jau Kuldīgi, kur ir Evaldam Valteram tas piemineklīts, ja? Kuldīgs rācinums. Šeit viss ir korekti izdarīts un šķiet, ka nav nekāda problēma. Augšā Lašplēša 55 Rīga, kur jau mēs redzam, kā ieslēpt šo, jūs varat likt šo palodzīti, ja? Lai ūdens korekti notek. Apakšā jau ir moderns loks no Valdemāra 43, tur ir citādāk risinājums, bet arī tāda uzlabojuma. Un arī vēl viens piemērs, kur ļoti, ļoti rūpīgs darbs ir ieguldīts, ja? Tā, korekti. Rūmenē, jūs varat arī šo groploku taisīt ar vienas kārtas, kas uz āru verās. To var tādus pat izgatavo. Logi izgatavotāji, arī stikla paketes konstrukcijā ir uz āru veram logi. Tie saucamie zviedru logi, jo Zviedrijā viņi arī tādus lietoja, viņi arī vēlās modernos logus tādus. Šeit ir tāds variants, tas atkarīgs viss ir no siltuma un klimata, kādu jūs vēlties savā telpā. Un tagad viens fundamentāls arī bauslis. Tad, kad es runāju par to logu pārdevēju, ka viņš neinteresējās par jūsu istabas izmēriem un veidināšanu, lai kādu, cik dārgu logu jūs nopirktu, panākumi ir tikai tad 50% logu konstrukcijā, visiem tur K un visādiem tur koeficientiem un stikla paketiem 2, 3, 10 vienalga. Bet
50% no vairākam ir iestrāde. Pareiza loga iestrāde ailā. Rūpīgi, pareizi, noblīvējot visu. Citādāk jums tur gar malām caursals, augstuma tilti veidojās, palodze arī augsta, ledus augsta un tā joprojām. Un jūs to efektu nedabūnējat. Un klasisks piemērs bija draudzes un baznīcas 90. gados. Tagad mums būs silti, ka mēs nomainīsim logus. Ne tikai draudzes. Cilvēki domāja, ka viņiem būs silti un labi, ka viņi nomainīs logus. Un tas ir visa problēma, aizbāzt to caurumu. Un tāpēc arī sāka mācīt cilvēkus mēslus, kā pareizi. Nu šeit piemērs, kad ir iestrādāts tas Jēkabpils Nikolai baznīca, iestrādāta ir stikla paketīte vienā rāmī. Ar to bija par maz. Ja? Viņi radīja pat bojājumus baznīcām. Ja? Un tā viņam sāk kurināt, un tā viņam sāk viss tecēt, un tā ir projām. Galvenais jau, ka tā visā jēzgā un apjukumā un haosā pazuda tūkstošiem vērtīgu kvalitatīvu logu, nemaz nenāja par arhitektūras pieminekļiem, kur tas bija divi tik sāpīgi. Nu, un tad šīs visas improvizācijas, kā uz ārpusi radīt iespaidu par vēsturisku no attāluma, kamēr neesi pieejis klāt mājai, ja, kuldīgā. Ja? Bet te jāprasē cilvēks, ko tad viņš ir vēlējies. Tad tas ir kam domāts? Kuldīgas būvvaldē, Rīgas būvvaldē, kaut kā cilvēks, lai mānītu, acīm redzot. Tā var to saprast, ka te ir uzskrūvēts šitas te virsū un blakus ir tapsveida vira, ja? Nu, parasti tā, vai arī cita vira, ja? Tad nemaz nenājot par to, ka ir savu veidu likumu, kā slēģis tiek pievienots pie loga, ja tā ir mūrsiena. Ja? Un te ir arī kuldīgā, šitas te ir laikam kāds 4 eiro maksā šitāds izstrādājums. Nu, tāda spēlēšanās. Rotaļa izdarīt to, lai tur vēl krāsa nāk jau no tā melnā, tāpēc, ka ir prasības tāds. Un dažādas viltības ir šajā ziņā. Te ir piemērs no tādas, kur ir līste, stikla līste, kas arī nav labi. Jūs varat jaunu logu izgatavojot. Protams, darīt tā, ka šis te ir ar slīpu kanti, tapas vietā, un jums tas montāži ir no iekšpuses. Jūs arī tā varat darīt. Bet līstīte, nu, pat ja jūs silikonu apakšā liekat kaut kādu, nu, tur restauratori labāk ziniekš, kā jūs guldīsiet. Guldi jau parakstījuši tepes to stiklu, ja es nemaldos. Ja? Bet tas ir riska zonas viss. Ja? Un šie melnie bleķīši, ja, kuri nav nokrāsoti, kur jau rūsē. Vai pavisam interesanti kāds klusiņā mēģina no attālu un tur imitēt kaut kāds uzskruvējot virsū, ja šitos te. Tā mēģina rotuļāties arī Vecrīgā, jūs varat kaut kur pamanīt, kur pa kluso pēdējos 20 gados ir iebāsti pakešlogi vēsturiski restaurēto logu vietā. Klasika, tātad iekšējā vērtnē liekam paketi. Paketes, tad, kad sākām par to interesēties, mums piedāvāja tās 2 cm paketes. Nē, paketi ir arī plāna uz 8 mm tāda paketi. Protams, tas ir cits kā, tur kaut kā citi tie siltuma radītāji, bet ir plānas paketes arī. Bet jūs varat lietot arī biezāku paketi. Tas ir Rīgas centrā viena iestāde, kur iekšējā vērtne ir noblīvēta un arī iestrādāta paplāna paketi. Ja jūs liekat biezāku paketi, sākās svara jautājums. Iekšējā vērtne pieaug svars, un jūs visbiežāk tad ir jānomaina arī virs iekšējai vērtnē, jo viņi kļūst nenormāli smaga, tas stikls ir smags. Tīpaši tagad, kad ir nāk jau 3 stikla paketes, tad vēl jau vairāk. Ja? Loga konstrukcija, vispār loga konstrukcijas izmaiņas radikālas. Vēsturē bijušas saistīts ar stikla ražošanas izmaiņām. Līdz ko sāk ražot lielākas stikla plāksnītes, tad vairs svina dzīslas viņas neturēja un sāk likt koku spraišļos. Tas process sāk mums 680, 700 pēc Ziemeļkara mums sāk. Un paralēli, protams, pastāv vecais, bet tie koku spraišļīs nāk 18. gadsimtā. Līdz ko ir vēl lielāk, tas spraislim ir lielāks tas diametrs. Arī mainās, tās ir tās, ka stikls vienmēr ir inicies. Un arī ar stikla paketi. 57. gadā vācieši patentē plastikātu logu ar stikla paketi, un tā ir cita konstrukcija. Tas ir milzīgs kvalitatīvs lēciens arhitektūrā būvniecībā. Mēs esam kolosāli ieguvuši konstrukciju, kur var siltums būt un ērti lietojumi, un plus vēl šis unikālais mehānisms, ka jūs varat atgāzt, aizgāzt, dažādā veidā viņu kustināt. Tas ir, man liekas, pat Hitlera laikā, 30. gados pat radies tas pirmie prototipi. Jo starpkara periodā bija ārkārtīgi daudz meklēja dažādas logu risinājumus. Šie ir pirmie odera logi Latvijā, kurus iebūvēja, kas bija Grand Hotel Palace lielā pilsielā Vecrīgā. Igaunijā pasūtīti tika, ja, odera logi, tā ir, 5 vai 10 zvaigznīšu viesnīca, ja, ārkārtīgi grēzna, ja, un šie logi tika tur, tas ir fotografēts no mazās pilsielas puses, ja. Un, kā es minēju, valsts ir sākus reaģēt. Aha,
Eiropas naudas, energo programmas un tā tālāk. Tā ir mūsu ekonomikas ministrija, kur restaurē savus 30. gadu ozolu koka logi. Un iekšējās vērtnēs tur ir stikla paketes un lūpīgi tika restaurēts. Ja. Nu, te ir mūsu visiem labiem zināmais Oleru kolēģis, kas izgatavojas jau ir masīvu koka logus, nezinu, kādam objektam, ja, tur arī tādus mūsdienās var pasūtīt. Protams, tur tā koksne ir labi žāvēta, izturēta, ja, un kvalitatīva. Tas nav lēti, bet arī tādi virzieni ir iespējami. Jūs varat masīvu koku logu arī iebūvēt, nevis līmētu koku. Ja. Un tad ir spēles ar šiem moderlogiem, kas tiek izgatavot no jauna, restaurēta ēka, miesnieki 4, sudraba arhitektūra, arhitekti un nekrāsot skaisti koku logi, tikai man pārsteidz tas, ka apakšā attēlus redzat koku līstītāji ir. Ja? Nu, nezinu, kāpēc tā. Nu, varbūt, ka tur pieliks viss pilns ar silikonu un viss kārtībā. Bet arī, ja jūs jaunu liekat un tāds arhitekta koncepts, nu varat arī nekrāsot slikt. Nu, tas tāds koka fetišs varbūt, bet nekrāsots varat arī likt. Un te ir Mucenieku iela, kur mēs redzam, ka iekšpusē ir, pēc šīs lekcijas jūs zināsiet, ejot kaut kur paskatīties, kas notiek ar iekšējām vērtnēm. Iekšējā vērtne ir stikla paketi no jauna izgatavot, iestrādāt šajā aplodā. No ārpus ir kaut kāda ņemšanās ar līstītēm, tie visi logi laikam ir pilnībā jauni. Šo 19. gadsimta oderu logu nomaiņa, viņa tiek plaši praktizēta un Rīgā ir plaši arī redzama. Tas ir Jēkaba iela, un ar dažādiem panākumiem viņu arī praktizē. Tātad ir variants, ka jūs saglabājat esošo, uzlabojat, uztūnējat viņu, vai arī nomainat, un nomaiņas gadījumā ir šī izvēle, kā pareizi izdarīt, lai māja neciestu. Ja? Tas ir viss Vecrīga, kur tas ir redzams. Un Krievu drāmas teātris, kad ir, tagad ar jums var piedāvāt arī cīņu ar troksni. Līvu laukums ir ārprātīgi vieta Vecrīgā, un tad dabīgi, kad visi logi Flora izgatavoja, visi logi pret līvu laukumu ir tur gan laikam ir tomēr 2 stikla paketi vai kā, bet tur ir speciāli blīvējumi, lai ierobežotu šo troksni. Un atkal atgriežoties pie šīs mājiņas, blakus, tātad pa kreisi šīs te ieciņas, kuras tagad ir Valdemāra ielā atjaunotas, ja? Stāsts par to koku rajoniņu vispār ir tāds garāks, bet tā nav mūsu šīsdienas tēma. Ja? Bet tās 2 mājiņas ir tā kā palikušas pret ielu un kaut kā atveidotas. Labi ir oriģināls, ja? Ar šīm pilastriem un šo šķērša profilu. Un pa kreisi ir mūsdienu risinājums, kur apakšā viss no jauna. Pilastri karājas gaisā, nav viņam pamatnes. Arī šis apakšā ūdens deguns, šī līste, ja? Ūdens deguns. Tas jau ir pamatne, tā kā cokols, tā kā pamata mājai. Tā ir sistēma, tā kā grieķu templis. Ūdensdeguns, kolona un dzēga. Un tas viss šajā oderlogā, šajā ģeniālajā izstrādājumā atspoguļojas. Praktiski viss ūdens tek tev nost. Viss notiek tad, ja par to rūpējās, protams, bet ja 50 gadus nerūpējās, tad ir citādāk. Tad ir tāds skats kā augšā. Nu, un apakšā tā fasāde ir tiem jauniem izstrādājumiem. Viņi ir gludi tā kā, nu saka, plastmas gandrīz, ja? Un augšā vispār ir attiekušies no šī reliefa. Šis ir jau Ģertrūdas iela, kur ir labs risinājums, kopā visa ēka paņemta labi taisīt, un te ir attiekušies arī no reliefa šī logu virsmas, tas ir laikam Jelgavai, nemaldos, ja? Ir kā mājas korekta restaurācija, bet arī ir kur piesieties. Un tad ir jaunie laiki. Jaunie laiki tas ir druka, ka jūs varat ar printmašīnu izprintēt ārā telpisku objektu. Tad mājas jau var būvēt. Lūk, šis ir arī ārkārtīgi smalks hotelis, palastu hotelis, kas ir Jēkaba laukumā. Un tur ir atsevišķi stāsts, mocījās paaudzēm, gandrīz mocījās, kamēr viņi mēģināja atjaunot, gandrīz nekas nebija palicis pāri, bet bija saglabājušies logu uzmērījumi, zīmējumi, detaļas, bet nāca viss moderns priekšlikums, un šis loks no koka izgatavotais loks, ja, viņam ir drukāts kapitels. Nu, te ir jautājums atkal par tektoniku. Es gan zinu aizkulises, atkal kārtjoreiz. Ir būvlaukums un arhitekti, kuri ir mega moderni arhitekti, neizseko tādiem niekiem līdzi. Viņi neizseko niekiem līdzi. Viņi neseko, vai šis kapitels ir konstruktīvi tāds, nu, tektoniski viņš balsta tiešām to, vai viņš tas nav svara. Tas te būtu jābūt šķērsim biezākam, lai kapitels paiet zem šķērša apakšā. Ja, un tā tālāk. Šis ir, protams, ir jauns piedāvājums, bet viņam darētu būt arī, nu, kā arhitekts saka, proporcionālam un tektoniskam. Un lūk, oriģināls kāds tad bija. Un tagad vēlreiz šo. Es neizplūdīšu epitetos. Šie kapiteļi Latvijas arhitektūras praksē ir greznākie.
Viņi visās vietās, kur tādi bijuši, ir iznīcināti. Tas, protams, ir kolekcija, paglābjot. Aiz otrās vidusskolas ir tāda Freinhaus, tāda, kas bija vingrotāja māja 883. gads starp ārlietu ministriju un otro videni, ka iet, zināt, tāda māja, viņi ir atjaunot pa kaut kādu, hotelu. Viņai visai bija šādi kapiteļu logiem. Tur viss ir vienkārši izdarīts. Ja. Tā kā tas ir palicis arī tikai mūsu kolekcijās un muzejiem. Ja. Bet šajā gadījumā tas kontrasts tomēr ir stipri vien. Jo, ja jau tu esi tāds printētājs, un mēs dzīvojam 21. gadsimtā, tad izprintē šo. Kas tev lietas to izprintēt? Ja? To var izdarīt. Ja? Nu jā, šitā Zaigas Gailes Rūmeni, jā. Arī dārgi, budžets neierobežots. Ja? Logi dārgi, ļoti dārgi, bet atsakās cilvēks paņem šo kā dekoratīvu elementu bez tās sapratnes, bez sapratnes, tas ir apzināta koncepcija tāda, nevar teikt, ka nav sapratnes, ja? Bet ir apzināts koncepts atteikties no šīs loģiskās šķērša uzbūves, tikai paņemot smagus pilastrīņus. Te ir klasika no Vecerīgas, no Audē ielas, kāds izskatās logs, kad viņam noņem to visu nost. Ja? Tā ir tā ideja par oderlogu. Lūk, te arī tiek piedāvāti tirgū printēti kapitelīši uz priekšu, ja? Bet tad viņi krietni atpaliek no tās smalkuma. Viņš ļoti smalks, tas kapitelīts, kad viņš atliec tādā lejumā. Tā kā labāk rekomendēt šos lejuma kapiteļus, viņi kādreiz maksāja 12 latus vai cik, tagad jau es nezinu, vairāk būs eiro, bet tie visi pieejami. Turklāt viņam jau tā apakša ir cieta, ja viņš tur kaut kā nezinu, kā tiek montēts. Jo lieta tāda, lūk, plastikāti logi, kuriem mēģināja tuvināties reģionālajai arhitektūrai. Nevaram mēs Šuko profilus vai kādus vācu kompānijas profilus automātiski pārņemt, kurus viņi piedāvā, kas iziet no viņu reģionālās pieredzes, no Vācijas profiliem. Jūs varat aizbraukt uz Leipcigu katru gadu uz restaurācijas mesi un ieraudzīt neskaitāmus pričendāļus un visādas lietas, ja, kas ir logiem. Ja. Bet ļoti, ļoti rekomendējams izvēlēties reģionālas, Latvijai atbilstoši. Citādi tas mūsu acīs izstāsta svešādi, pat nespeciālistam likās kā suvenīriņš. Ja. Nevis kaut kas saistīts ar mūsu arhitektūru. Ja? Un te ir piemērs, kreisā pusītē, kā mēģināja izlīferēties, vai uznaglo veco pieskrūvē, bet būtībā jau par to attieksmi. Tas skaidri redzams, ka viņus neinteresē, viņš to pieskrūvē tikai tāpēc, ka kaut kur kāds prasa to darīt. Šajā telpā ir citi kalibri cilvēki domājuši, kuri nedara to tāpēc, ka kāds kaut kur prasa, tāpēc, ka iekšēji sirds to liek darīt. Šeit arī ļoti izteiksmīgs pilastrs, labajā pusītē trūks šķērši, tur logs ļoti dārgs. Var arī tādi improvizēt. Viņi piedāvā šobrīd arī te logas nomaiņu, tas ir Sīles arhitekts, doma preti doma baznīcai, doma laukumā, kur var divas krāsas, var dažādi krāsas, tas ir no koncepta atkarīgs. Par krāsu es tik ļoti neuztrauktos, ja tas nav kaut kāds arhitektūras piemineklis, jo krāsa vienmēr manā izpratnē nevar pārkrāsot pēc 5-10 gadu nāks citi. Cēsim raksturīgs T-veida loks, labajā pusītē oriģināls. Cēsim ir īpaši raksturīgs. Ja? Te kāds ir mēģinājis ļoti viltīgi un diezgan veiksmīgi imitēt to visu, uzskrūvējot uz plastmasas loga. Kā var atšķirt koku logu no plastikāta loga? Diagonāli šeit, tas ir plastikāta logiem. Koku logiem nav šie diagonālās savienojumi parasti. Ir vēsturē izņēmumi, par to mēs nerunājam teikt, ja? Bet plastikāta logs montē šo diagonālu stūrīti. Pēc tā jūs varat pateikt, ka tas ir plastikāta. Diezgan veiksmīgi ir izdarīts. Un atkal, ekonomija uz augšējo vērtni. Līdz ko ekonomija ir uz augšējo vērtni, tā nobīdās šī līnija. Ja? Augšā ir neverams, vispār nekādi, jums tur nav vērtnes. Es no savas pieredzes zinu, ka labāk neekonomējiet, pasūtiet augšējo vērtni, arī atgāžam, lai varat nomazgāt normāli, vai izceļam, vai kādi. Bet, protams, cieši zīmējums. Un to jūs redzēsiet masveidā, jo augšējā vērtni ir ekonomēts, pat ja apakšā ir simetrisks, un tur nobīdās tā līnijas. Lūk, piemērs, kreisajā pusītē oriģināls. Oriģināls kaut kādi 20. gadi logiem. Šis ir jau masīva koka oderloks vispirms, ko Mežmaļi taisīja pirmie laikam, ja, 90. gadu beigās. Un labajā pusītē tas pats zīmējums panākts jau ar stikla paketes koka logu. Tā ir revolūcija vienā mājā, kur no ārpus ir darīts maksimums, lai to varētu kaut kādā veidā padarīt nemanām. Ja. Un te ir piemērs, kad tagad jau 3 stikla pakešu logam projektiņš, tas ir, ja nemaldos, Siguldas jaunā pilsvei, kur ir imitēts no jauna
vēsturiskais loks, ja, kur ir tā kā projekta pastāv, ar visām norādēm, kā ir jāapstrādā. Nē, tas ir Pārdaugavā vienā vietā. Turklāt, es runāju ar kolēģi, viņi rekomendē kokšķiedrus vate šajā vietā, kokšķiedru vate, ja. Un te ir aprakstīts kokšķiedru vate, un tad var likt tā ir koka siena, ja. Bet mūra sienai ir citi piedāvājumi. Šeit ir vēl viens variants oderlogam. Tas ir iestrādāts pretī Mākslas akadēmijai un vēl citos logos, kad jūs izzāģējat daļu no aplodas un viņas vietā iestrādājat jau jauno moderno bloku. Tur galvenais ir ģeometrija, tur arhitektam ir jāpareģina milimetri, lai visu varētu atvērt. Ārējā daļa visa ir restaurēta, visaugstākā līmenī, teiksim tā, iekšpusē ir iestrādāts šis veidojums. Un projekts, kur tas ir arī redzams, kur izņemts ir ārā sāns, ja, un tas ir universitātē, nemaldos, ja, kas ir 3 stikla paketes tagad nāk, un atkal valsts iestāde, un viss tās te normatīvi, visi, bet, protams, te cieš daļa no oriģināla. Iekšējais cieš, ja. Tad darbiņš, lūk, tāds ir oriģināls augšā, oderloks, tas ir groploks, ja, un iekšpusē ir iestrādāts arī iekšējais mēsls pilnīgi no jauna. Tie projekti ir gājuši un aizgājuši. Un tad ir ļoti izplatīts vienkārši iekšā ielieku plastmasas slogu. Lai nečakrētos ar būvvaldiem, ar pieminekļiem, atļaujām, neko, vienkārši cilvēki sāka likt iekšā vienkārši plastmasas slogu. To darīt tikai ir problēma to savienojumu vietu. Tur grūti tīrīt, mazgāt, kopt, arī kā tas ir interjerā, cik siena bieza. Šeit mēs pat nemanām. Tikai sānskatā redzam, ka iekšpusē ir plastikāta loks. Tas ir paužās kaut vai šādi. Ja? No ārpuses tu it kā nemani to, un tu vari dzīvot arī pie tā. Tikai šīs zonas ir diezgan grūti kopjams un apstrādājams. Bet tas ir ļoti plaši izplatīts. Tikai vajag padomāt par to risinājumu. Viņš arī ir demontējums, ja gribat. Jūs pat varat saglabāt vecās vērtnes kaut kur bēniņos. Un tad ir variants, ko arī jau vācieši sen piedāvāja, ka tu pie iekšējās vērtnes piemontē klāt vēl vienu stiklu. Šī gadījumā pat ir nevis tikai stikls uz tādiem klipsīšiem, bet ar veselu rāmīti. Tas ir pat realizēts, ja nemaldos. Ja. Tas ir Latvijas tagad Nacionālās vēstures muzejs, kur atrodas Sakta, kur bija, ja. tā ēka, ja nemaldos. Kur viņš tagad ir pie Brības ielā. Ja. Un tur ir šis rāmīts uzprojektēts no iekšpuses, un tā tas izskatās dabā. Ja. Tur ir ieslēgta iekšā pakete un, protams, blīvējums. Bet, tā, ka jūs liekat iekšā jauno bloku, vēl ir ģeometrija. Padomājiet, kā tas izskatīsies no iekšpuses un ārpuses. Un to ir grūti savietot. Bieži vien tā ir celtniecības koledža, kur ir kāpņu telpa, kur cepuri nost viņi ir eksperimentālā veidā restaurējuši dažas logas, bet, lūk, iekšpusē iemontēts ir šis jaunais loks, un redzat, kā atšķirās tā ģeometrija. No iekšpuses varbūt tas nav tik tā, bet vērš uzmanību no ārpuses. Ja bieži vien no ārpuses ir, te būtu jārisina tā, ka tur tas iekšējais bloks būtu jākrāso varbūt tajā tumši sarkan brūnajā tonī, tad tā nemanītu. Ja. Viņš var arī laust to vizuālu skatu, ja viņš nav aprēķināti tie centimetri, milimetri. Ja. Viena lieta ir vēršanās, otra lieta, ka viņš pa daudz nobīdās, tad viņš rada tādu problēmu. Ja. Un atkal atgriežamies pie tā, ka jaunajai paudzei, labi, es ļoti atbalstīšu Elizabetes 2 epopeju un to visu to, kas tur notikās, ja, tas tiešām ir padomju laika piemineklis. Bet ar labvēlīgu, kā saka, večuku skatienu, es tā vēl tiem jauniem spēku arhitektiem, ja, tad, kad būs jāķerās pie šīs ēkas restaurācijas, tad būs ļoti, ļoti interesanti. Jo padomju laiks ir ar citiem materiāliem, un pirmkārt jau nekvalitatīviem bieži, ja, ar citiem materiāliem. Tur būs jāmeklē risinājumi. Tur stāv viss tas pats priekšā, kas mūsu paudzē ar pilsrupām, ar Rīgas pilīm, ar Dombazēs, ar jebko. Tās pats lietas būs jārisina ar padomju laiku mantojumu. Un Elizabetes 2, šis ir oriģinālais loks, kuriem pirmkārt jau tā kā derētu kādu loku saglabāt. Ja? Es tā klusiņā neesmu skaļi uzdrošinājies tur ierasināt, bet tā kā nonāks līdz tam. Ja? Tā būtu tā saglabāšana mantojuma. Ja? Tā kā tur arī būs ko darboties. Un te ir piemērs no Polijas laikam, ja? Kur šim savietotiem logam ir paketi iestrādāti iekšā, ir tāds gājiens. Un lūgu stikls. Nevelti mēs restaurātori, kas te ir klāt, viņi zina, ja? Ka tur sākām vākt 2 mm stiklu, 19. gadsimta nerunājot. Valsts inspekcija ir iestrādājusi tādu interesantu āķīgu lietiņu. Viņi ierakstījuši tādu teikumu bieži vien, ka logos ir jābūt stiklam, kas ir ražots līdz 89. gadam. Un līdz ar to jūs rokas ir sasiets. Ja? Jūs nedrīkstat likt tajā logā
float glass, ja to plūdu stiklu, tas ir tas stikls, kas ir mūsu pakešu logos, tas ideāli gludais, skaistais. Ja? Jo nozīmīgos objektos mēs to nedaram, tāpēc, ka viņš pilnībā deformē un lauž fasādi tajā ēkai. Šis spoguļa efekts. Tas ir brīnišķīgs izgudrojums, tas ir fantastisks stikls un tā. Bet, jūs redzat labajā pusītē, ja tā ir Stendes baznīca, ja šie stikli var redzēt dažādā periodā, dažādi izgatavoti, dažādi tehnoloģiji. Te jaunākais, tas, kur 20. gadsimtā vilktais stikls ar Foucault metodi. Ja? Tā kā stiklam tiek ļoti pievērsta uzmanība nopietnos projektos. Viņi tiek inventarizēti, nemaz nerunājot par stiklu, kas ir 18. gadsimta. Tas atkal ir antikvariāti, kas maksā kaut ko. Ja? Šī Stenda baznīca, šīs visas 800 kaut kādas tur 11. gada konstrukcijas, viņas draudz izmet ārā, nomainīja plasmas slogiem, lai būtu siltāk. Un Vāgnera iela, tagad notiek Vāgnera 2, jāsāk, jau konteineri ir Vāgnera ielā jau pie mājas un sāk to atjaunošanu. Un tur arī ir uzskaitīti, mums ir uzskaitīti šie stikli 3. stāvā, kas ir, redzat, pēc tās lāsumiem, neguldam, tie tiek likt atpakaļ. Ja jums viņus nevajag, tad būs cilvēki, kuri no jums viņus nopirks. Ja? Jo tā ir lieta, kur dažkārt nākās speciāli pasūtīt. Piemēram, Biržas restaurācijas gadījumā, tie speciāli no Polijas vai no Vācijas, kur manufaktūras, kur pasūtīja šos stiklus. Ja? Ir grūti iedomāties šajos Biržas logos to spoguļaino plūdu stiklu. Ja? Tas ir man grūti iedomāties. Varbūt, ka citam tas neko. Un tad šīs nāk ar stikla paketēm amerikāņu gājiens ar iestrādātu spraišļojumu paketē. Un to daudz izmanto, domājot, ka ar to kaut kā atrisinās atkal iestāžu prasību pēc tāda vai citāda loga. Un te var labi redzēt, ja, kad iekšā paketē nevienam tas nav aizliegts. Viņa privāta māja vai kur, bet jūs saprotat, par ko es runāju. Tā ir Jugendstila māja, augšējā attēlā Pumpurielā. Pie kā tas noved? Pie kā noved iestiklojums, paiet sāņus un jūs pilnībā citādāk lauž to fasādi. Ja? Tas ir tukums, talsi tas ir. Ja? Tā kā arī kā piemērs, vienkārši jārāda kā piemēri, lai zinātu. Un tad, protams, šīs līmētās šproses vai latviski līmēties prēslīši, šis fasādi man vienkārši sajūsmināja, es biju tik priecīgs. Tas ir Domu laukumā, tur, kur Čeks maizes glabājās, tur Domu un Šķiluņu stūris, kur ir. Ja? Un, lūk, rezultāts, kā viņi jums garantēs to visu. Turklāt šī kustība, es esmu pateikt, man liekas, ka šī kustība domājot par kādus, es likšu logus no jauna iekšā, ir tādēļ, ka ir apritējuši tie sakrālie 25 gadi, ko viņi deva garantijas jaunajiem logiem. Es zinu, ka pašvaldības, kurās pašvaldību māja, tur ir 100 logu, un viņi nomaina viņus visus, tāpēc, ka jauna energoefektivitātes prasības, tagad ir 3 stikls un kas. Kur to lielo kaudzi likt? Utilizācija ir tik nenormāli dārga. Mēs jau te runājam, kā mēs elektroauto akumulātors utilizēsim vai saules paneļus, ja? Vai kā mēs vēja parku tās lapstiņas lielās, kur utilizēsim tā. Bet, lūk, plastikāta logu utilizācija ir zem liela jautājuma. Ja? Viņai arī tāpat kā visas citas lietas ļoti dārga lieta, un es nezinu, man liekas, ka Latvijā tas nav atrisināts. Ja? Šeit vienkārši ir nekvalitatīvs izpildījums, lai viņi nāk un līmē atpakaļ, ja gribi. Un vēl viena no pieredzes tāda lieta, es drīz beigšu, neogurdināšu jūs vairs. Ja maina logus daudz vecā ēkā, daudzās ailās, tad tomēr ir jāsamēra visas ailas, jo viņas ir nevienādas. Un var pamatīgi iegrābties ar to. Ja? Te piemērs kādā Mucenieku ielā, jūs redzat, kas notiek šeit. Ja? Un viss jūsu idejas par koeficientiem K un izolācijām aiziet kuku. Ieguldījums ir pilnīgi veltīgs. Tur vairs nav tā mēzgla, te jums jau stikls lien iekšā mūrī, un labi, ja vispār tur tas ir apdarināts un pabeigts darbs. Jo vienmēr ir, jūs redzat, nomaina logas, un naudiņas te nav, lai sakārtot fasādi vai iekštelpu. Ja? Literatūra, protams, nav, tikpat kā nav. Tāpēc, ka tādi tipi kā es un kolēģi, tas laikmets, kurā mēs strādājam, ir tik graujošs bijis, ka maksimums, ko mēs esam izspieduši kaut kāda nodaļa Koka Rīgā, tā ir disertācija par logiem vēsturiskiem, un tas ir ļoti labs materiāls, ir ceļvedis, kas ir Kuldīgai, ko var dabūt Kuldīgas būvvalde.lv, nemaldos, viņš ir iegūstams elektroniski, datorā.
Tur mēs pastrādājām pie Kuldīgas logu durju un tādu visu elementu, tāds rokas grāmatas. Rīgai nekas tāds, diemžēl, nav. Mums nav bijis kapacitātes, laika un spēka. Ja. Ir, protams, ir šī zilā grāmatiņa, bet ir kaut kas no ārzemju literatūras varbūt. Ja. Bet tā, es zinu, ka Zviedri 11 gadus, viņi saka, viņi 80 gados sāk viņu inspekciju. Ja. Tas ir darbs ar sabiedrību, tas ir saruna ar jums. Mums būtu jāraksta bukleti, šādas grāmatiņas un jāizplata un tā tālāk. Tas būtu jādara, bet tas, diemžēl, klibo. Un tāpēc arī es vienkārši nevaru nepiekrist, ja man saka, atnākt, es vienkārši mutvārdu folkloras veidā var dalīties ar tām pārdomām, ja, pagaidām. Bet tā, ka būtu, kas strādātu ar to, starp citu, jā, tas ir jautājums Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē. Kur ir šis pasūtījums? Tas jau nav tikai pa logiem. Tas ir par durvīm, par jumtiem, par vispār. Ja? Vēl varat, es ātrumā nesameklēju birojā šo grāmatu. Zaigai Gailē ir iznākusi tā grāmatiņa par Ķīpsalas māju restaurāciju. Tur var visādīgi, tas ir atkal arhitekta jautājums, ko mēs tur diskutējam par koncepcijām, bet viņa ir daudz meklējusi risinājumu, kad tev siena ir plāna, koka siena, ar koku šķiedras plāksnēm, ar kaņepu plāksnēm, ar visām šiem plāniem, kvalitatīvajiem, humānajiem izolācijas materiāliem un arī ar logu risinājumu šajās viņas Ķīpsalas kocenēs. Ja. Tur ir stipra rekonstrukcija, bet varbūt tieši tā jauna meklējums, tur nav restaurācija varbūt bieži vien, bet tieši viņas mēzglis tajā grāmatiņā var paskatīties, kā ir tā pieredze. Un, protams, es rādu šo jautājumu par to, ka nav jau tā, ka visur tas būtu traģiski. Piemēram, šīs divas mājiņas, kas ir varbūt pēc kara taisīts 50, 60 gados vēlāk atjaunots. Piemēram, šeit, kādi varbūt iebildumi pret to asimetrisko logu? Viņš ir salikts simetriski, domājot par to, ja nekāda iebilduma nav pret to. Viss kārtībā arī šeit, ja viņš vēlās, viņš ar to logu ar tām smalko rūtojumu logu var vēlēties, ja viņš neredz neko, bet viņš var viegli nomazgāt par to visu. Tas nenozīmē, ka ir pilnīgā, ka ir garām, ja? Bet mēs saprotam, ka mēs runājam par šādām mēciņām Maskavas vai tagad, kā viņi priekšpilsētā Rīgā. Ja? Jo šis ir tas teksts, par ko Vincenzo Scamozzi, renesanses izcilais arhitekts, teica, kurš ģenerēja to slaveno tekstu, ka logi ir ēku acis. Ja? Un parasti es beidzu, arī šo lekciju beigšu ar šo. Tas vīriņš kaut ko saprata, šī teksta autors. Ja? Un tas arī attiecās, šie teksti ir nemirstīgi jau 500 gadus un ilgāk. Ja? Paldies jums liels, ja, par izturību un ko varēju to izstāstīt.